Jā, labvakar vēlreiz šajā jaukajā, vasarīgajā rudens dienā. Mani sauc Laura Lapsiņa. Es esmu Jauno psiholoģijas centra direktore. Un šovakar jūs visi esat sapulcējušies šeit neirolingviskās programmēšanas praktiķa ievadlekcijai. Es tūlīt ātri izstāstīšu pāris organizatoriskas lietas, kādi kursi mums ir šodien paredzēti. Tad es došu vārdu Dacei, kuru izstāstīs jums par programmu un dos jums tādu arī jau nelielu ieskatu, lai jūs ar kaut kādu aiziet ar jau kaut kādu guvumu pēc šī vakara. Un tas viss mums būs notiks līdz pulkstens 9. Domājams, ka diezgan precīzi, jo Dace parasti strādā ļoti, ļoti precīzi. Nu, varbūt vienīgais jums būs ļoti daudz jautājumi. Mēs arī ceram, ka jums būs jautājumi. Jautājumus jūs noteikti varat rakstiski uzdot, un beigās jūs varēsiet arī uzdot jautājumus arī tātad, mutiski, ja? Tā kā tikai vēlams ir, lai skatāties, ja, kam ir mikrofoni ieslēgti, ja, lai nav tie mikrofoni, lai nav mazi bērni, suņi, kaķi un viss, kas tāds netraucētu, ja? Jā. Jā, tātad šodien mēs jums stāstīsim gan par NLP praktiķu, gan klātienes kursu, gan online kursu. Te nav šajā virsrakstiņā nav, gan par video kursu. Ja? Un tūlīt es arī šīs te praktiskās lietas izstāstīšu. Tad vēlreiz informēju, ka ievadlekcija ir ierakstīta un publicēta. Un rītdien jūs saņemsiet ierakstu un dažādu vēl arī papildus informāciju ar dažādiem semināriem, tiešām tādiem pilnvērtīgiem, pilniem semināriem, kas mums ir pieejami tātad brīvpieejā. Iespējams, ka kāds no jums jau ir YouTube skatījies gan par posttraumatiskā stresa sindromu Daces semināru, gan par emocijām, gan par publisko runāšanu, uzstāšanos, ka tādu semināru, ka es varu runāt. Jums tātad visas šīs te tiks arī izsūtīts pieejas visiem šiem te semināriem. Tātad, šobrīd mums ir tātad plānoti ir 2 kursi. Mums ir plānots online kurss, kas notiks 10 mēnešus, 20 nodarbības, kopumā 100 stundas. Pie šī kursa jūs saņemsiet arī pakāpeniski šī te video kursa ierakstu, kas ir kopsumā arī tur ir pie 100 stundām, bet kur ir vēl papildus dažas tēmas, ko Dace šeit neņems, ko Dace šeit nestāstīs, kur ir ierakstīta tāda īsta, kārtīga, pilna grupa. Ja? Tātad, jā, šī te visa programma ir saņēmusi atļauju Rīgas izglītības informatīva metodiskajā centrā, ja, tā kā to var atrast kā NLP praktiķis. Tātad ir kurs online, tas nozīmē, ka šādā veidā, tā kā šodien mēs tiekamies Zoomā, ar Daci gan ar mani, jā, 2 reizes mēnesī, trešdienās, tieši tāpat kā šodien no 7 līdz 9, strādā bez pauzītēm. Un nodarbību datumi, jūs arī šeit redzat, līdz februārim ir saplānoti. Nevaru apgalvot, ka kāds kaut kur datums nemainīsies, ja nu Dace izbrauks. Tā, kāds jautājums te ir? Nē, tas ir tikai, jā. Nevaru apgalvot, ka kāds varbūt no datumiem nemainīsies. Mēs parasti gan cenšamies, tad iespējams arī, ja ir izbraukumā, ja var novadīt, ja, bet citreiz ir tā, kā ir bijis ar tiem internetiem, ja, lai būtu pilnīgi kvalitatīvi. Otrs kurs ir klātienes kurs, kārtīgs klātienes kurs. Tiekaties jūs reizi mēnesī, vai nu sestdienā, vai svētdienā, no 10 līdz 5. Strādājat gan ar pauzītēm, gan ar kafijas pauzītēm, gan ar pusdienas laika pauzīti. Un mūsu tātad birojā, ka mums ir liels plašs birojs, Krišāņa Barona iela 130, korpus 2 Rīga. Atvainojos, tur man bišķi nogriezies Krišāņa Barona. Bet kur tās otras saustība? Atvainojos, lūdzu, izslēdziet skaņu. Tātad, lūdzu. Tā, jā, tātad tiekaties klātienē Rīgā, Krišāņa Barona ielā 130, korpus 2. Diemžēl pēdējo nedēļu laikā, tas ir pie Zemitāna stacijas, mums ir noņemts bezmaksas stāvvietas tuvākajā apkārtnē. Tā kā to mēs visu laiku bijām uz tādas robežas, ka mums bija bezmaksas stāvvietas. Tā kā, diemžēl, šobrīd gan ir pa maksu
5 eiro dienā. D-zona maksimums 5 eiro dienā. Nu, iznāk sestdienā, kad, ja ir sestdienā, tad iznāk, ka ir par to jāsamaksā, lai atrastu. Jo tur pie Zemitāna stacijas arī vēl visāds pārmaiņas notiek. Nezinām, kas tur kā vēl būs. Jā, tā kā tie, kas brauc ar vilcienu, līdz Zemitāna stacijai, vienkārši ideāli. Tramvajs, pirmais tramvajs un viss transports, kas iet pa Brīvības ielu pirms BEF tilta. Tas tā vienkārši, kur mūs atrast. Ja? Jā, tā tad nodarbību datumi arī jau ir zināmi. Līdz decembrim tālāk jūs nākamā gada datumus saskaņosiet savā starpā, tātad ar daci un ar grupu. Parasti grupu lielums klātienē pēdējais bija laikam 14-15, kaut kas tāds aptuveni. Tā. Tātad šeit ir pa maksām. Maksa ir līdzīga abiem diviem kursiem. Ja? Tātad jūs varat maksāt katru mēnesi, vai jūs varat visu maksāt uzreiz. Uzreiz maksāšana izpaužas arī tā, ka jūs varat samaksāt pa vienu mēnesi, lai jūs saprotat, ka jums tik tiešām tas patīk, ka tas ir tas, ko jūs vēlaties, un tad jūs varat otrā mēnesī samaksāt par visu atlikušo, un no tā pirmā mēneša mēs arī vēl to atlaidīti noņemam nost. Ja? Visam nāk izdevs materiāls, gan tie, kas ir klātienē, tiem viss ir izdrukāts, lielas biezas mapes. Tie, kas ir online, ja vēlaties, jūs piesakat, jūs arī varat ienākt birojā šī izdevs materiāls saņemt. Ja mēs tad jums visu saliekam, ja jūs tātad vēlaties nu tātad materiālā jums ir sadrukāts. Jā, un arī video kurs. Tātad, kā es teicu, tie, kas jūs būsiet online kursā, jūs saņemsiet arī pieeju video kursam, lai jūs mazliet vismaz virtuāli sajustu šo te grupas darbību. Filmēts nevis šādi te, sēžot pret Zoom, sēžot pret datoru, tur ir filmēts ar operatoru, reālā grupa, tātad ar reāliem cilvēkiem, kuri piekrīt, ka viņi tiek filmēti. Ja, un tad viss tā kā tas īsti grupā notiek. Tā kā citkārt es saku, es jau tu visus pazīstu, tad arī jātaisa ar šo online grupu tusiņš. Ja. Tā kā tie, kas mācās, nu, tiem ir tāda ļoti labs atsauksmes, ja, ka cilvēki tiešām ārpus Latvijas, es zinu, ka noteikti arī kāda ir ārpus Latvijas, kas ir, ja, kam nav tā iespēja, tad jums ir šāda. Te mēs gan jums dosim pakāpeniski to pieeja, es nebūs tā, ka mums uzreiz būs viss kurs pieejams, ja. Mēs jums dosim arī pa daļām, cik jūs būsiet izgājuši. Jā? Plus vēl kaut ko, ko Dace jums šajā te online nerādīs. Jā, te jums būs pieejams tur 2 gadus, ja kāds nebūs noskatījies, varēs arī droši pagarināt. Tā. Jā, un te arī, tad, ja nu kāds vēlas tikai šo te ierakstīto video kursu, jā, tad šeit arī redzams ir tātad cenas, ir gan tas, ka jūs vienkārši nopērkat un skatāties savā nodabā, cik jūs vien ātri gribat. Ir tāds, ka es gribu 2 nedēļu laikā, man ir atvinājums, ir arī tādi gadījumi, ir tādi, kas skatās pusgada laikā, jā, ir bonusa semināri klāt, un ir vēl tātad pie pilnā šī te tarifa, pie VIP tarifa, ir arī 2 stundas Daces konsultācija, vai nu individuālā konsultācija par jūsu kādu psiholoģisku jautājumu, vai arī par, jebkurā gadījumā par šo te kursu. Atvainojos 3 stundas. Tā, iesaku jums piesakot Dacei gan Instagramā, gan Facebookā. Mēs tik tiešām ļoti strādājam, lai būtu saturīgs saturs, lai nebūtu kaut kādi tādi, nu, nezinu, nevajadzīgi vai kaut kādi tikai ikdienas kaut kādas lietas. Mēs tik tiešām strādājam ar tēmām, veidojam reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos šobrīd arī tādu podcastu filmēšanu. Un tik tiešām cenšamies, lai tas būtu kaut kas, ko jūs iegūstat kaut kādu informāciju. Ja? Tā kā droši piesakojat gan Jauno psiholoģiju centra, tātad Instagramam, gan Facebookam, gan arī Dacei. Jo tas, kas ir Dacei, tas viss netiek Jauno psiholoģiju centra Instagramā. Līdz Dacei ir savs saturs. Ja? Mēs tā kā nav, ka mums kopējās tas saturs, ja? Abos kontos. Jā, piemēram, arī redzams, ka tur ir bērnu vecuma posmi, un tad mēs tagad lēnām gaitā sākam mazliet arī par hipnozi apziņas aktivizācijām stāstīt, tā kā to jums Dace arī programmā vēl šodien ejot savā programmā, to jums visu vēl izstāstīs. Labi, tad es aicināšu Daci tālāk, un es mazliet beigās atgriezīšos, jūs varat sagatavot tikmēr droši jautājumus, varat sarakstīt jautājumus, ja kaut kādi organizatoriski jautājumi,
jums, tad jūs droši varat sarakstīt, un es uz tiem visiem atbildēšu. Es pēc tam vēlreiz iziešu cauri, jo noteikti kaut kas būs. Jā, online nodarbībām visas nodarbības tiek jums ierakstīts, tā kā to jūs arī varat nesaprāt. Labvakar! Vēlreiz pārbaudām, ka visi mani dzird, visi mani redz. Jā, dodat kādu ziņu, lai ir viss kārtībā, varam sākt. Nu tad sāksim uzreiz. Es domāju ar slaidiem, kuri mums ir sagatavoti. Varbūt es vispirms jums pastāstīšu par sevi. Es esmu psiholoģijas maģistrs, mācos no 98. gada hipnozi un apziņas aktivizācijas tehnikas pēdējos 10 gadus. Arī pasniedzu gan hipnozi, gan apziņas aktivizācijas tehnikas, gan arī neirolingvistiskai programmēšanai abus līmeņus, gan NLP praktiķi, par ko šodien stāstīšu, gan NLP meistaru, kas ir otrs līmenis, un arī veselu gadu mācamies tātad otrajā līmenī NLP. Nu, lūk, jā, te var izlasīt arī par to, ka man ir sava certifikācija un kā es tur esmu Eiropas arī biedrībās biedrs. Nu, tātad tas jau pats viss nāk par sevi, tā jau tam būtu jābūt. Nu, NLP pārties mācos no 94. gada. Turpinu gan mācīties, gan arī apgūt, gan sekot visam jaunajam līdz, kas notiek pasaulē. Un pats NLP kurs, viņš ir tāds arī varētu teikt manis izstrādāts, un tādēļ runāsim par to, ko šajā programmā tātad es esmu jums ietvērusi. Un tātad pirmais modulis ir, jā, varbūt vēl es tā sākumā gribu jums pastāstīt, kādu es izvirzu uzdevumu visam šim kursam. Šim kursam pamatu uzdevums ir, ka mēs pievēršam uzmanību tam, lai jūs izzinātu sevi. Lai jūs izzinātu sevi, savu tipu, savas īpatnības, savu domāšanu, kā tas sakārtota, kādēļ jūs tieši tā rīkojaties, ne citādi. Tātad viss kurs vairāk vai mazāk būs saistīts un veltīts ir izzināt sevi un palīdzēt sev. Nu, izzinot sevi, mēs arī izzinām savu līdzcilvēku, uzlabojās mūsu dzīves kvalitāte, mūsu komunikācija ar mūsu līdzcilvēkiem, un es arī labāk izzinu savus līdzcilvēkus. Varu jau viņus paredzēt, varu saprast, kādēļ viņu rīcība ir tāda vai šāda. Tādēļ tas ir noderīgi arī tad, ja jums ir bērni, kad jūs varēsiet arī testēt un noteikt savus bērnus un palīdzēt viņiem un palīdzēt savstarpējai komunikācijai. Tieši tāpat arī tā ir profesionālajā jomā, tā, ja jums ir. Un, ja teiksim, jūs bērni un mazbērni ir lieli, profesionāli jau visas karjeras ir sasniegtas un varbūt jūs esat seniors, arī ir brīnišķīgi izzināt sevi, lai vēl sevi pilnveidot, lai dzīvot ar lielāku prieku, lielāku atdevi un vēl varbūt atrast kādus īpašus resursus sevi vai talantus. Nu, lūk, līdz ar to pirmajā modulī vispirms tie visi, kuri jūs pieteiksties uz nodarbību, jūs tūlīt saņemsiet testu, kuru jūs izpildīsiet. Viņš būs mums virtuāls, jūs arī virtuāli viņu izpildīsiet, un testā būs gala rezultātā. Jums būs 4 skaitļi, un tad jūs to skaitļus paturēsiet prātā, un tad, kad mēs beigsim pirmo moduli, tad jūs saņemsiet jau savu pirmo diagnostiku. Nu, lūk, jo pirmajā modulī mēs runāsim par, protams, nedaudz par NLP vēsturīti, bet es tā parasti saku, ka to vēsturi es neveltu milzīgu laiku vēstures stāstīšanai par NLP, jo pie katras, varētu teikt, pie katra moduļa vai arī pie katras tehnikas, pie metodikas, kuras mēs izskatīsim, es jums stāstīšu arī drusku, protams, vēsturi. Kā tas ir veidojies, kā tas ir radies un kādēļ tā ir
sakārtota šis modulis, lai arī pieskartos vēsturiskiem faktiem, un tad jau tas paliek vairāk atmiņā, nekā tad, ja jums veselu stundu stāstītu vēsturi. Nu, lūk, un tad mēs sāksim ar informācijas uztveres sistēmām, un tā ir mūsu pirmā tēma, kurā jūs izzināsiet tātad, kādi tad jūs esat pie kura tipa piedaroši. Tādēļ testiņu jūs pildīsiet vēl pirms mēs sāksim šo nodarbību, lai iegūtā informācija nebūtu saistoša, lai iegūtā informācija tad jau nāk klāt tam, kad jūs jau testu būsiet izpildījuši un vēlāk saņemsiet diagnostiku. Un tādēļ mēs runāsim par to, kāda tad ir vizuālā tipa sistēma un vizuālā tipa cilvēkus, kā mēs varam noteikt. Mēs ne tikai tā kā mācīsimies sevi izzināt, bet arī mācīsimies saprast un izzināt savu līdzcilvēku. Tādēļ mums ir svarīgi iemācīties noteikt, un NLP to piedāvā, un ir tāda iespēja, un mēs to mācīsimies, kā es arī varu noteikt savu līdzcilvēku reprezentatīvo sistēmu, jo kuram tipam viņš tātad vairāk ir piederošs. Protams, mēs runāsim vizuālā tipa profesionālā jomā, tātad kādi ir arī bērni šajā tipā, būs jums arī bērnu novērošanas tests, kur jūs varēsiet savus bērnus novērot, nebūs viņiem nekas jāpilda, piemēram, ja bērns ir 3., 4. klasīt, varbūt pat 1. jūs viņu varēsiet novērot, lai pēc šī testa novērojot varētu noteikt, kur tad ir vadošāk tātad šī reprezentatīvā sistēma. Tai seko audiālā, tātad tie būs, mums daļa būs arī kāda audiālā tipa cilvēki, mēs mācīsimies, kā viņus noteikt, kā mēs varam vērot, lai saprast, ka šis cilvēks, ar kur es komunicēju, ir audiālā tipa cilvēks, un man attiecīgi tam būs jāpieskaņojās, lai es varētu uzlabot savu komunikāciju. Es neesmu audiālā tipa cilvēks, bet esmu, teiksim, vizuālā. Kā man sarunāties, kā man veikt komunikāciju, kādas ir raksturīpašības, kāds ir ārējais izskats. Un runāsim arī lūk par cilvēku profesionālā jomā. Un diezgan daudz runāsim arī par bērniem, kā to noteikt, kā to izmantot un kādas tātad ir mūsu šīs saskarsmes īpatnības, lai mēs varētu tādu to pielietot savā ikdienā, jā, un varu teikt, ka šīs reprezentatīvā sistēma sākumā, kad es prezentēju un jums stāstu, jums liekas, ka tā, kā tad es tā otru noteikšu, un es pat teikšu, ka mēs iemācīsimies ne tikai pēc ārējā izskata noteikt reprezentatīvo sistēmu, ja kādam tipam cilvēks piemīt, mēs vēlāk pat mācīsimies noteikt domāšanas stratēģiju. Mēs varēsim pateikt, ko cilvēks domā, kāda ir viņa domas stratēģija. Pats svarīgākais, protams, kad jums arī būs tie, kuri mācīsies online, jums būs arī jāpapraktizē, būs arī jāpastrādā vai nu ar saviem mājiniekiem vai kādiem saviem draugiem vai varbūt arī kādam ir labi brīnišķīgi darba kolēģi, lai jūs varētu arī drusku šīs lietas ikdienā pielietot. Tie, kas mācīsies kontaktmācībā un būs pie mums birojā, mums būs arī praktiskās nodarbības, katra teorētiskā daļa, ko mēs tātad izrunāsim, mēs arī praktiski praktizēsim. Tā ir tā atšķirība, ko online kurs varēs tad redzēt, kā grupā tiek šīs lietas praktizētas, tās, kuras mēs nevarēsim izstrādāt savstarpēji. Un tieši pie šī 1., 2. un 3. moduļa ir tādi mājas uzdevumi, kuru mēs tikai vienu varēsim online izstrādāt, bet pārējās tomēr būs jums jānoskatās ierakstā, kā tās tiek praktizētas. Un tātad 3. tips ir 3. psihotipa iezīme ir kinestētiskā. Tie varbūt, kuri ir mācījušies psiholoģiju vai arī interesējās un lasa psiholoģiju, tad zina, kad ir introverti un ekstravertie cilvēki. Nu, tad lūk, tad vizuālais un audiālais ir ekstraversija un kinestētiskais tips ir introvertais. Ja, Jungs ir pētījis, Jungam ir
man liekas, viņa psihotipa darbs, man liekas, latviešu valodā pat vairākas reizes izdots, kur Jungs tieši analizē šos introvertos un ekstravertos. Bet NLP sadala domāšanas šablonus vairākos tipos, tātad audiālais, vizuālais, kinestētiskais. Šeit arī mēs runāsim par šīm iezīmēm, kā viņas profesionālā jomā labāk pielietot. Runāsim par kinestētisku tipa bērniem, īpaši runāsim, jo tie ir mūsu īpašie bērni. Tie ir tie bērni, kuriem ir vajadzīgas, lūk, tagad šīs atbalstu programmas, kur var būt vajadzīgi šie atbalstu pedagogi, kam tagad ir arī šī iekļaujošā pedagoģija, kur dod ilgāk rakstīt mājas darbus un ne mājas darbus, bet kontroldarbus un kārtot eksāmenu. Nu, lūk, un tad mēs runāsim par tādu iezīmi, psihotipa kā diskrētais. Šeit varbūt kļūdiņu drusku ir, ka tips drīzāk tā ir diskrētā iezīme, jo atsevišķi tips tas nav. Mums diskrētā iezīme var būt gan vizuālim, gan audiālim, gan kinestētikai, jo diskrētā iezīme, jeb diskrētais domāšanas šablons atbilst tam, ko mēs vienkārši saprotam cilvēks ar matemātisko domāšanu. Tad cilvēks, kuram labi padodās matemātika, ķīmija, fizika, kuri mācās un studē inženieriju, medicīnu, finanses, jurisprudenci, un labi tajā veicās, tad mēs varētu teikt, ka šī tipa cilvēkiem ir šī diskrētā iezīme, jo ir matemātiskā domāšana. Un tad mēs runāsim par jaukto tipu, par ko NLP nerunā. NLP par jaukto tipu nekur nerunā un nestāsta, bet mani vairāk kā 25 gadi veltīti NLP, nu jau drīz būs 30, veltīti NLP un pētīts, un ir strādāts ar grupām, un strādāts ļoti daudz kabinetā. Es strādāju arī individuālo darbu kabinetā, kā psihologs, kā hipnoterapeits. Tad es varētu teikt, ka diezgan daudz problēmas cilvēkam slēpjās tad, kad viņš ir jauktā tipa cilvēks. Ja? Un tad mēs runāsim lūk par šī jauktā tipa cilvēka iezīmēm, kādēļ viņam ir grūti pašam ar sevi, jo viņam ir aktīva gan vizuālā, gan audiālā uztvere, gan arī kinestētika, un ar kādām problēmām dzīvē šie cilvēki sastopas, un kas ir viņos pats labākais, un kādēļ viņi ir mūsu sabiedrības labākie cilvēki, šie jauktā tipa, jeb jauktās psihotipa cilvēki. Lūk, tas būs otrais modulis, mēs būsim izzinājuši, kādi mēs esam, un šo otro modulu mēs noslēgsim ar jūsu izpildītā testa rezultātu diagnostiku. Tādēļ es jau lēniņām ar pirmo nodarbību jums atgādināšu, kad šie 4 cipari, kas testā jums būs gala rezultātā, būs kopējā čatiņā jāatsūta. Es izveidošu veselu tādu slaidu, kurā būs jūsu vārds un būs jūsu 4 cipari no testa, un katrs saņemsiet savu individuālo diagnostiku. Gala rezultātā tātad vēl pārunāsim, tātad kāds tad katram no jums ir jūsu personiskās iezīmes, un būsiet diezgan labi sevi jau izpētījuši, lai varētu doties tālāk, lai mēs runātu par to, ko tad šī psihotipa iezīmes, ar ko tad man darīt un kā es to varu likt lietā. Tādēļ mēs runāsim par to, kā runā katrs psihotips, jeb katra tipa pārstāvis, jo katrs runā savā valodā, lietojot tātad savus īpašos vārdus, jeb predikātus. Un mēs mācīsimies runāt 4 valodās, lai labāk uzlabotu. Nē, būtībā 3, jo vienā mēs katrs jau runājam, jo mums jau katram ir viena sava vadošā reprezentatīvā sistēma. Nu, un tad, lai pārliecinātos, ka par to, ko runā NLP, nav tikai tāda runāšana, jo NLP joprojām tiek drusku uzskatīta no psihologu viedokļa, ka tā nav
nav tāds kārtīgs psiholoģijas virziens un ka tā nav zinātniska un nav pamatota, nu tad ar katru gadu nāk kāds jauns neiroloģisks atklājums, kurā tiek apstiprināti tie novērojumi un tie modelēšanas gala rezultāti, ko pagājušā gadsimta 70. un 80. gados kā pamatu ielika NLP pamatlicēji, attīstot šo virzienu. Un tādēļ jums būs jānoskatās seriāla filmā pirmās sezonas, pirmās filmas, pirmā pusstunda, kurā jūs varēsiet iepazīties ar to, kā NLP šie instrumenti tiek pielietot arī jurisprudencē un šajā gadījumā kriminālistikā tiek izmantot. Un tad jūs to varēsiet noskatīties. Mēs kopā to filmu nevaram noskatīt, jo mums neatļauj YouTube, bet jums tiks iedot saitīte un jūs šī seriāla šo. Ir citi, kas pēc tam noskatās, tie, kas nav redzējuši, noskatās visu seriālu. Viņam kāds, man liekas, 3 vai 4 sezonas ir. Tad mēs runāsim arī par ķermeņa funkciju un kustībām un pazīmēm, tādēļ, ka katram tipam ir savas ķermeņa, nu tādas, varētu teikt, funkcijas, kustības, roku žestu kustības, paša ķermeņu pozas un tādas darbības, kas tiek veiktas. To mēs arī, lai pēc iespējas labāk mēs varētu atpazīt savus līdzcilvēkus, kāda tipa pārstāvis viņš ir, lai, kā jau es teicu, ar viņu komunicējot, labāk viņu saprastu, lai savu informāciju labāk nodot, sevišķi tad, ja mēs runāsim par profesionālo jomu, ja mēs esam cilvēku resursa vadītāji vai vadītāji, kuriem ir jādod kādas ziņas saviem darbiniekiem, jāraksta ēpasti, jārunā, jāvada sapulces vai jādara kādas citas lūk šīs komunikācijas procedūras, kā jūs varat pielietot gan šo valodu, gan arī kā pēc lūk ķermeņa kustībām un žestiem jūs arī varat pārliecināties, kā tieši tāda vai šī reprezentatīvās sistēmas pārstāvs ir jūsu sarunu biedrs. Tad mēs runāsim par domāšanu, runāsim par to, kā mūsu domāšana ir sakārtot, ka mūsu domāšana ir modulāra. Mūsu domāšana sastāv no maziem ķieģelīšiem, no kā tiek sakārtot katra mūsu doma, ka mūsu pieredze ir līdzīga kā Lego klucīši būtu sabērti vienā kastē, un ka no šiem Lego klucīšiem mēs varam veidot katru brīdi kaut ko jaunu, un atkal viņus izjaukt, un atkal sameklēt klucīšu, un atkal salikt kaut ko jaunu, ka tieši tāpat ir mūsu domāšana, ka tā sastāv no šiem maziem domāšanas klucīšiem, jeb ķieģelīšiem, un ka mēs varam savu domāšanu gan izanalizēt, gan arī strādāt pie tā, lai mana domāšana ir priekš manis personīgi veiksmīgāka, lai viņa ir priekš manis paša tā tad arī sakārtotāka, nebūtu tik uzbāzīga, nebūtu varbūt tik nogurdinoša, kā kādreiz tas mēdz būt, it sevišķi tad, ja ir vēl klāts stress un kāds pārdzīvojums vai vēl kādu uzdevumu, kas ir jāveic, par ko jāuzņemās atbildība. Nu, lūk, tad mēs runāsim par asociatīvu un disociatīvu stāvokli, jo mēs lēnām tuvojamies nākamam modulim, kurā mēs runāsim par emocijām. Un, lai sagatavotos lūk šim emocijām un saprastu, kā tad mūsu smadzenes šo informāciju kodē un kādēļ pie vienas situācijas es uztraucos, nervozēju, nosvīstu un nezinu, ko teikt, vai arī tieši otrādi kļūstu agresīvs un varbūt dusmīgs, bet pie citas situācijas es esmu vienaldzīgāks un tā tad varu uztvert mierīgi un pat domāt, jeb veidot savu attieksmi pret šo notikumu, kad aizēju mājās un pat es piemirstu, ka tāds notikums ir ar mani bijis. Un gala rezultātā visa šī mūsu domāšana, kur ir modulāra, NLP to ir nosaukusi par submodalitātēm, kā mēs no šiem ķieģelīšiem veidojam savas iekšējās bildītes, jau savu iekšējo pieredzi. Pie submodalitātēm mēs runāsim par to, kā mūsu neiroloģija sakārto informāciju,
ka es to varu atcerēties, ka es varu to ļoti detalizēti atcerēties, kad man atceroties ir emocijas un kādēļ ir šīs emocijas. Submodalitātes ir pilnīgs NLP, varētu teikt, tā kā atklājums, kurš ir 2017. gadā neiroloģiski apstiprināts, neiroloģiski pierādīts, jā, tiešām mūsu domāšana sastāv no bildītēm, kurā ir iekšā visa mūsu pieredze, ko mēs esam piedzīvojuši. Katrā bildītē ir tas, ko es redzu, tas, ko es dzirdu, tas, ko es tajā brīdī sajūtu, strādā arī oža, strādā arī garša, atkarībā no tā, kāds ir piedzīvojums. Un tas viss tiek apvienots vienā bildītē un nolikts tā kā arhīvā. Un pie kādas asociācijas tā bildīte mums tiek tātad it kā izņemta laukā, un mēs atkal tātad varam pārdzīvot dažādas savus pagātnes, gan negatīvos piedzīvojumus, gan arī, protams, pozitīvos. Un tādēļ 4. moduls runā lūk par šiem pozitīvajiem un negatīviem piedzīvojumiem, kuri lielāko daļu mums saistās ar mūsu emocijām. Tikko kā mēs esam asociēti, tikko kā mūsu šī notikums ļoti ir saistošs, vai ir ļoti ar pienākumu saistošs vai saistošs ar kādiem uzdevumiem. Tātad ir arī stress, ko mēs arī par stresu runāsim. Es došu jums arī dažādas mazas metodītes, kā ar stresu tikt galā. Vai nu tad, kad jūs zinat, ka jums būs stresaina situācija, vai tad, ja jūs viņu esat piedzīvojuši, vai arī kā no stresa situācijas atgūties, ja tas ir noticis nejauši, negaidīti, un jums ir liels iekšējs satraukums. Tādēļ runājot par emocijām, mums ir arī praktiskais darbs. Ar online grupu mēs arī praktiski strādāsim. Došu jums praktiskos uzdevumus, kā jūs varat ar savām emocijām strādāt. Tie, kuri būs kontaktnodarbībā, kas būs pie mums birojā, jūs savā starpā pie šī moduļa būs diezgan daudz. Jums būs daudz praktiskās lietas, kā jūs to pārbaudīsiet, kā tas strādā, lai paši to izjustu un saprastu. Tādēļ mēs strādāsim ar vizuālajiem tēliem. Tātad, jā, lūk, diskusija par vingrinājumu būs mažu ankuri, kurus mēs nostiprināsim. To arī online grupa darīs. Katrs būs sagatavojis savus eteriskās eļļas, tātad smaržiņu, ko mēs strādāsim. Runāsim arī par tādu instrumentu, ko sauc par rāportu, jeb līdzināšanās, kas ir vajadzīgs, lai mēs uzlabotu savu komunikāciju. Un lūk, šeit šis rāports, ko apraksta NLP un māca, kā to pielietot, lai komunikācija būtu veiksmīga ar līdzcilvēku, ir neiroloģiski pierādīts, ka tie spoguļu neironi, kuri mums lūk atbild par šo rāportu, ja vajadzību līdzināties ar savu līdzcilvēku, un kādēļ to mēs darām neapzināti, un kā mēs to varam izmantot apzināti, lai veicinātu savu komunikāciju un iegūtu no šīs sarunas vai komunikācijas momenta, iegūt pēc iespējas lielāko appusēju labumu. Lūk, un to sauc par uzticības gaisotnes radīšanu. Nu, tālūk, tā kā arī par neiroloģiju. Jaunākais fizioloģijā, neiroloģijā, tas viss jums tiks arī stāstīts un dots arī, ja kādam interesēs atsauces, es varu dot atsauces, tātad, kur ir šie pētījumi, kur šo pētījumu atbildes. Ja kam interesēs vēl dziļāk izzināt neiroloģiju un fizioloģiju. Jā, un tad mēs jau tuvojamies praktiskai sadaļai. 5. modulis sākās ar tādu praktisku darbu, kurā mēs mācīsimies vērot savu līdzcilvēku. NLP to sauc par kalibrēšanu. Kalibrēšana ir arī ļoti tāda disciplīna, kas tiek pielietot daudzās lietās. Teiksim, santehniķis kalibrē caurules diametru. Dārznieks kalibrē puķu sīpola lielumu. Saimniece griežot maizes riku kalibrē maizes biezumu. Jā, un mēs kalibrēsim viens otru, lai varētu noteikt lūk šos domāšanas šablonus. Šeit mēs mācīsimies pie kalibrēšanas, kā mēs varam, vērojot savu līdzcilvēku, noteikt, kā tad, par ko
domā mūsu līdzcilvēks, kādas viņa iekšējās emocijas, vai tās tiek parādītas, atspoguļotas, vai tās tiek noslēptas un kaut kur iekšēji sakrātas tātad, ja? Un tātad, kā mums veidot šo savstarpējo sapratni, un kā tātad varam mēs arī saskaņot mūsu komunikācijā, mūsu vērtības, tātad kā mēs savu vērtību skalu saskaņojam ar savu sarunu cilvēku, savu komunikācijas personu, kāda ir mūsu sarunas tembrs un temps, kā mēs protam klausīties savu līdzcilvēku, vai mēs protam klausīties, jeb mēs tikko kā mūsu līdzcilvēki sāk runāt, viņu pārtraucam, jo mums vienmēr ir taisnība, kā rīkoties šādās situācijās, kad jums ir grūti izteikt savu viedokli. Nu, lūk, un kā tātad es varu kalibrēt un kā es varu paredzēt savu līdzcilvēku. Un tad ir arī prakse. Prakse ir veltīta, es teiktu, šai praksē ir arī tāds otrs nosaukums, ko es vienmēr vairāk uzsveru un vairāk tā kā viņu prezentēju, jo pilnības aplis jums neko tā kā īsti neizsaka, bet ja es teiktu, ka tā ir prakse, kurā jūs spējat sevi sagatavot paredzamai komunikācijai, un tā var būt jebkura veida komunikācija, vai jums ir kāda saruna ar kādu savu līdzcilvēku, vai jums tas tikšanās ir ar jūsu kādu, teiksim, sadarbības partneri, vai tas jums ir darba intervija, vai jums tas ir jāpiedalās seminārā, jāvada sapulce, vai jātiekās ar kādu savu ģimenes cilvēku, ar kuru sen neesat komunicējuši, vai ar kuru ir bijis strīds, un tagad jums ir jākomunicē. Tātad tā situācijas, kad es zinu, ka man būs paredzama tāda un tāda komunikācija, un es viņā vēlos būt pārliecinātāks, drošāks, mierīgāks un novadīt šo komunikāciju apusēji veiksmīgi, tam NLP piedāvā lūk šo praksi pilnības aplis. Un tajā mēs, protams, arī runāsim par to, kā mēs nonākam šajos bezresursa stāvokļos, jeb situācijās, kā citi saka, ka ir, teiksim, jāizstāv kaut vai maģistra grāds vai bakalaura grāds, vai pat ir kāda uzstāšanās, un tad cilvēki tā rāda pat ar roku. Un tad ir tā, ka aiziet melns šīberis priekšā, un es nevaru pateikt nevienu vārdu, un es vairs neko neatceros. Cilvēks nonāk tādā bezresursa stāvoklī. Un tad no iepriekšējiem moduļiem, kur mums bija darbs ar emocijām, mums jau būs prakse, ko liksim šeit klāt, kā es varu pats savu fizioloģiju pārslēgt no šī bezresursa stāvokļa uz resursu. Ja? Mēs jau būsim iemācījušies, un šeit mēs vēl to, kā saka, noslīpēsim šo briljantu, kā man pēc iespējas veiksmīgāk komunicēt ar jebkuru auditoriju, vai viens cilvēks, vai 100, vai 500, varbūt kādam ir jāuzstājās ar runu, dziesmu svētku laikā, teiksim, kur ir 11,000 cilvēku, un ir jāuzruna un jājūtās pārliecinātam, drošam, savāktam. Tālūk. Tāds interesants moduls, pilns ar praksēm un pilns ar tādām praksēm, kuras jums noder ikdienā, kur noderēs jūsu darbā, jūsu ģimenes attiecībās, ar kaimiņiem. Te ir dikti jau smalki 6. modelī tiek jau tehnika it kā jau sadalīta, kādi pirmie soļi un ko mēs jau te darām un elastīgi mainīt ieradumus. Un strādāsim ar negatīviem automātiskiem uzvedības modeļiem un mazajām atkarībām. Tā jau ir nākamais modulis. Un nākamais modulis mums ir nākamais ir vēziena tehnika. Un pie vēziena tehnikas mēs runāsim par mazajām atkarībām. Kas tad ir mazās atkarības?
Vai kāds man varētu pateikt, lai es drusku jūtu jūs, citādi es runāju tā kā melnajā caurumā. Labi, ka man te viena kundzīte šad tad uzsmaida un ir kontaktā ar mani. Citādi man tāda sajūta, ka es runāju melnā caurumā, un lai es jūs drusku izkustinātu, tad es gribu dzirdēt no jums, vai jums kādam ir kāda mazā atkarība. Linda, vai tev ir kāda mazā atkarība? Jā, man, protams, kafija no rītiem obligāti. Jā, tā ir mazā atkarība, ja tev pēc tam vēl ir 6 krūzītes. Bet, ja tev no rīta ir tikai viena kafijas krūzīte, tad tā ir ļoti laba, jo to palīdz tavai sirdī un palīdz tavām nierēm un palīdz visam citam. Bet, ja pēc tam vēl 6 sekot, tad gan tas jau ir drusku kā atkarība. Nē, 6 nē. Nu, varbūt vēl viena seko, bet 6 nē. Tad es varu uzreiz iedot padomu. Ja tev seko vēl viena, tad to lūdzu var lietot īsi pirms pusdienām vai pēc pusdienām. Tad tu drusku vājēsi. Tas ir zinātniski pierādīts, izpētīts, ka pusdienas laikā iedzerot kafiju, vai nu melnu, vai ar pienu, starpības nav. Tātad, jā, mums notiek, jo kafija ir gan urīnzenoša, gan vielmaiņu pastiprinoša. Tātad, jā, un tad attiecīgi mums vielmaiņi strauji atkal saforsējās, jā, un tie, kuri dzer vienu kafijas tasīti no rīta, tad otru dzeriet pusdienā. Linda rītā nosvērsies, sāks dzert savu kafijas tasīti otro pusdienās, un pēc pāris mēnešiem mēs tev, Linda, kad runāsim par vēziena paternu, jautāsim, Linda, cik tu esi svarā nokritusies, un mums jau būs zinātnisks pētījums. Sarunāts, Linda? Jā. Sarunāts, labi. Raina, stāsti, vai tev ir kāda mazā atkarība? Raina negrib runāt. Varbūt tad Linda. Mums ir 2 Lindas. Otra Linda, Lapa Linda. Ko tu teiksi? Vai tev ir mazā atkarība? Arī negribat runāt. Nu, labi. Nu, tad turpināšu stāstīt par mazajām atkarībām. Tātad NLP piedāvā praksi, kuru izstrādājot, mēs varam sev palīdzēt vai nu pilnīgi likvidēt mazo atkarību, piemēram, tādu kā nagu graušanu bērniem. Līdz pat smēķēšana iekļaujoši. Un, protams, ka mazās atkarības visvairāk mums veidojās ar dažādu veidu, kā izteiktu, gastrolietām. Tātad, kas ir saistīts ar ēšanu, kas ir saistīts ar dažādiem dzērieniem. No tā mums veidojās daudz mazās atkarības. Gan vēlēšana, gan neēšana, gan pa ēšana kaut kāda viena lieta, teiksim, čipšu ēšana, un tad citam ir atkarība no kolas, un tad ir kādam atkarība no čipsiem un kola, un tad kādam ir atkarība no hamburgeriem, un tad kādam ir atkarība no kāda vēl cita ēdiena, kā piemēram našķiem, dažādiem saldumiem, šokolādēm, konfetēm, riekstiņiem. Tad ir šajā jomā ir bezgalīgi daudz dažādu mazo atkarību, bet tieši tāpatās it kā pie mazās atkarības skaitās arī tad, ja matus šādi rullē. Kaut gan amerikāņu psihiatrs Eimens saka, nu nē, nu to variet likt pie mazās atkarības, bet to tomēr viņš kā psihiatrs liek jau pie smadzeņu neiroloģiskajām izmaiņām. Tad, ja mēs tinām tā kā reiz pirksts cietinās, tā kā ar šķēri jāgriež nost, citādi ir ceļš tiem, kam skruļaini mati, ja? Un daudz vēl dažādas tā tad ir, un mēs tad arī lūk par visām šīm runāsim, un es esmu diezgan daudz pētījusi iemeslus dažādu atkarību rašanās lietām, kādēļ viņi mums rodās, kādēļ mums tātad mūsu prāts un mūsu organisms pieprasa atkal un atkal tātad lietot kādu no šīm lietām. Tieši tāpat arī tie var būt uzvedības modeļi, ja, kā jau es saku, nagu graušana, matu rullēšana un arī kādi citi uzvedības modeļi, kuri jau man kļūst kā atkarība un ir traucējoši. Un būs prakse, mēs to strādāsim, un tad jau pēc tam varēsim pārunāt, cik katram tā ir mazinājusies vai vispār pazudusi. Un kā jums ar šo mazo atkarību tā tad būs veicies, lai no tās atbrīvotos. Nu jā, un tad te būs vēziena paterna soļi, demonstrējums, jā, tad mēs būsim kontaktā, tad jūs es nodemonstrēšu, kā šo darbu dara ar kādu no grupas, un tad jūs arī varēsiet savā starpā izstrādāt
lai dzēst un pārliecinātos, kā jūs varat viens otram palīdzēt darbā ar maziem atkarībām. Online grupiņā būs tā, kad es visiem jums piedāvāšu lūk padomāt par savu atkarību, un jūs pievērsiet katrs savā mājā, savā krēslā sēžot, pievērsiet acis un klausīsieties, ko tad jums jādara savā iztēlē, kā jādarbojās, lai mēs varētu palīdzēt sev, tātad, atbrīvoties vai mazināt kādu no mazajām atkarībām. Un šo tehniku sauc par vēziena paternu, jo tur ir tāda kustība ar roku, kas būs jāveic, kas ir kā vēziens, tādēļ NLP to tā ir ļoti, varētu teikt tā, sapņaini vēziens, pieskāriens, vēziens, ja? Nākamā prakse mums ir fobija dzēšana. Mēs šeit runāsim par dotajā brīdī ļoti izplatīto vīrusu, un tā ir veģetīvā distonija. Mēs drusku par to runāsim, jo pie veģetīvās distonijas cilvēks sūdzās par trauksmi. Ļoti bieži veģetīvās distonijas cilvēkiem, kuri cieš no veģetīvās distonijas, visdažādākās situācijās veidojās arī fobijas, jeb dažādu veidu bailes. Bailes no kāpnēm, bailes no liftiem, bailes no sabiedriskiem transportiem, bailes braukt pāri tiltam, bailes no zoofobijas, tās ir dažādas čūskas uz zirnekļi, bet tas mazāk ir saistīts ar veģetīvo distoniju. Un tādēļ mēs par šīm lietām runāsim tīri no fizioloģiskā viedokļa, runāsim, kā mūsu zemapziņa, mūsu ķermenis kā veido, jo būtībā bailes kā tādas ir vislielākā un drošākā mūsu aizsardzības mehānisma sadaļa mūsu ķermenī, kur strādā un rūpējās 24/7, lai mūs pasargātu no kādām ķibelēm, teiksim, ka mēs ieraugām, ka tas mums apdraud dzīvību, vai arī guļot strādā mūsu novērošanas kameras, strādā arī guļot, vai visapkārt mums ir mierīgs, un vai visapkārt mums ir atbilstoši tam, ka manai dzīvībai nav apdraudējumi. Lūk, un fizioloģiskajā sadaļā teorētiskai būs diezgan liels, gandrīz stundu. Es jums stāstīšu tikai un vienīgi lūk visu šo fizioloģiju, kā tas notiek, kā mums rodās lūk šīs fobijas, kādēļ viņas ir noturīgas, kādēļ mēs pat neatceramies, ka mums ir suns iekods, bet mums no suņi ir baili, vai mēs neatceramies, kā mums suns ir iekods, un mēs raustām valodu, vai mūsu bērni rausta valodu. Lūk, mēs tātad to visu izrunāsim, un attiecīgi atkal tie, kas būs online grupā, atkal katrs jūs saņemsiet šo individuālo darbu, katrs varēsiet ar savu fobiju strādāt, lai saprastu, kā variet to mazināt, kad var pat izvairīties pilnīgi, ka tā fobija pāriet. Es negribu teikt, kad vienmēr, tādēļ mums būs teorija, kurā es teikšu, kad un kādās situācijās šī NLP tehnika var arī pilnīgi nepalīdzēt. Var samazināt bailes. Jūs varat būt līdzīgā situācijā adekvātāki, bet pilnīgi dzēst varbūt nebūs iespējams. Ir tādas fobijas, kuras dzēšam pilnīgi. Tālūk. Tā kā varat jau padomāt par savām bailēm un būt priecīgi, ka pienāks tāds brīdis, kā jūsu bailes mazināsies vai pilnīgi pazudīs. Lūk, un tad būs šī fobija dzēšanas tehnika, būs arī šis vingrinājums, tad mēs arī pārunāsim, kā jūs esiet šo tehniku izstrādājuši, kādi ir jūsu sajūtas, ja? Un pēc kāda laika mēs atkal tādā mazā supervīzijā, ja pārunu atgriezīsimies, lai pārbaudītu, kāda ir jūsu attieksme tagad pret savu fobiju, teiksim, arī laikā, ka viņi ir noturīgi laikā. Nākamā tehnika ir ļoti nopietna. Jo mēs runāsim par atkarību no mūsu līdzcilvēkiem. Par individuālu tādu pieķeršanos līdzcilvēkiem. Par to, kā mūsu šīs mentālās saites, mūsu dzīvi, varētu teikt, sarežģīja. Un mentālās saites mums veidojās uz dažādiem, varētu teikt, mūsu saskarsmes principiem.
Visvairāk šī saikne mums veidojās uz tādu jēdzienu kā pārāk. Pārāk liela kontrole, pārāk liela uzmanība, pārāk liela mīlestība, pārāk lielas aizdomas, pārāk lielas dažādas lietas, un mums sāk veidoties atkarība gan mātei, tēviem ar bērniem, bērniem no vecākiem, veidojās attiecību situācijās, lūk, šīs saites, kuras ir tīri tādas mentālas, jeb enerģētiskas, kuras mūsu domu līmenī tikai ir. Un kādreiz mēs pat neapzināmies, ka tā ir mūsu atkarība, kas mums traucē labi justies, vai kas man liek kontrolēt vai uztraukties par savu līdzcilvēku. Nu, lūk. Un līdz ar to būs arī šī metode un šis darbs, mums būs saišu saraušanas tehnika, jeb šī atkarības noņemšanas tehnika, lai mēs mazinātu šo atkarību vai pat pilnīgi viņu dzēstu. Tātad es negribu teikt, ka vienmēr mēs visu tagad izdzēsīsim, un jūs tagad būsiet tādi kā balts papīra lapas pēc NLP, tā tīri jau nebūs. Bet katrā gadījumā daudzās situācijās jūs būsiet sasnieguši to, ka jūtaties drošāk, pārliecinātāk, esat mierīgāk, spējat situāciju kontrolēt vai pārvaldīt. Tātad, ja? Es negribu teikt, ka šeit ar greizsirdību mēs tiksim galā. Jā, bet varbūt var samazināt, jo greizsirdība, ja mēs ņemam pa tādu saišu saraušanas, ar to var gadīties vien ir pa maz, jo greizsirdība ir ļoti dziļi mūsu psihē un neiroloģijā ierakstītas lietas, kuras tik vienkārši dzēst nevar. It sevišķi tad, ja cilvēks, kurš ir greizsirdīgs, saņēmis ir kādu patiesu pārdzīvojumu ar to, ka viņa līdzcilvēks tā tad ir pārkāps kādu normu vai kādu robežu, kas ir veicinājis lūk manu šo greizsirdību. Nu, lūk, un ļoti labi strādā šī tehnika arī tad, kad mēs esam zaudējuši attiecības un nespējam savu līdzcilvēku aizmirst, vai mums grūti veidojās jaunas attiecības, vai jaunajās attiecībās es atceros iepriekšējās un salīdzinu savu līdzcilvēku, ja? Vai viņš ir tāds pats, vai viņš ir labāks, vai kā tad bija, kā tagad būs, ja? Tās arī visas ir atkarības, un arī ar saviem mirušajiem cilvēkiem mēs arī varam saraut mentālās saites, jo ļoti bieži mums traucē labi justies un dzīvot veiksmīgi tieši arī tādas attiecības, kur otrs cilvēks jau ir debesīs. Ļoti grūti iet māmiņām ar bērniem, kad tagad tieši iet bērnu dārzā, jālaiž pirmoreiz bērnu dārzā vai tur, kur bērni ies 1. klasē. Kā mans bērns tur jutīsies, un tad gadās, kad visu vasaru bērns ir pieradināts vai vests jau uz dārziņu, bet tomēr septembrī savas gaitas bērnu dārzā uzsākt vienam ir grūti. Jā, un vecāki sēž un atrodas, redzes lokā, lai bērns varētu iejusties dārziņā, atliek saraut šīs mentālās saites un viss ir kārtībā, jo vainīgs jau nav bērns, vainīgi ir mammas bailes par bērna drošību. Nu, tālūk. Jā, un tad būs arī mājas darbiem, jums būs daži mājas darbi, tādēļ arī programmā ir ierakstīta, lai es arī atcerētos uzdot un atgādināt par šiem mājas darbiem, jo mēs runāsim par tādu. Un es šo mājas darbu jau ļoti laicīgi jums došu, jo šeit būs vajadzīgs uzrakstīt 3 mazas eseņas, katru pa 15 teikumiem. Pa 15 teikumiem, un pēc šo uzrakstīto jūsu darbu un pēc jūsu reprezentatīvās sistēmas testa jūs katrs saņemsiet atkal individuālu diagnostiku par saviem talantiem. Metaprogrammas ir tāda akaltā. Es tā viņu vairāk dēvēju. Tā ir katra cilvēka talanta noteikšana, kādi ir jūsu talanti, kam jūs varat vairāk pievērst uzmanību, ielikt resursus, lai pilnveidot sevi, un kur jūsu talants nav, tad labāk liekat to mierā. Ja, un atteiksimies no padomu laika metaforas, ja tu negribi piespiedīsim, ja tu neproti iemācīsim. Un es saku otrādi, ja tu negribi nedari, dari to, kas tev patīk. To tu iemācīsies un to tu darīsi vienmēr, tad, kad tu vēlēsies, jo tas ir tavs talants. Lūk, un šeit mēs
es jums došu arī teoriju, un esat droši, citreiz var domāt, ko tad es tur klausīšos, kā tad citam notiek tā diagnostika, bet caur jūsu šo diagnostiku es arī stāstu teoriju. Tādēļ interesanti ir dzirdēt par savu līdz cilvēku šajā gadījumā, kursa biedru, un līdz diagnostikai nāk arī tātad šī teorija, līdz ar to jums būs interesanti visiem dzirdēt par katru. Tie, kuri mācīsies kontaktā, tā mums būs tāda vesela nodarbība. Tie, kuri būs online, jūs man arī atsūtīsiet šo nevis uzrakstītu atsūtīsiet, online cilvēkiem būs jāierunā šīs trīs eseiņas, jums tiks iedotas tēmas, par ko jāraksta, tēmas ir vieglas, uzrakstījuši patreiz visi ir, un visi, kas ir uzrakstījuši, saņēmuši pēc diagnostikas, jums būs mūsu kopējā čatiņā, katram būs lēnām jānolasa sava uzrakstītā eseiņa. Tie, kuri nāks kontaktā, tie lasīs uzreiz nodarbībā savu eseiņu, un tad jūs arī redzēsiet, kā tad es strādāju, kā es atzīmēju, un kā pēc tam jūs saņemat diagnostiku. Tālūk, diezgan interesanta nodarbība. Man pašai viņa ļoti vienmēr patīk, jo katrs no jums tā tad uzzina arī kaut ko jaunu par sevi, vai uzzina, kāpēc ir tieši tā, un kādēļ jūs esat izvēlējušies to vai to savā dzīvē. Un tā nāk tāda kopējā tehnika, Volta Disneja tehnika. Un Volta Disneja tehnika, tie, kas būs online, laikam jums būs šī tehnika jāskatās atsevišķi, jo tā ir darbs ar grupu. Ja mēs tā kā, jau būsim tā sadraudzējušies un būsiet tā kā, atvērtāki un brīvāki un nebūsiet tā kā paslēpušies kā šodien, tad mēs varēsim viņu izstrādāt. Bet ja jūs būsiet kā šodien paslēpušies un tikai klausaties, tad mēs viņu izstrādāt nevarēsim. Tādēļ, kā tā ir kopējs darbs, pie Volta Disneja tehnikas jums būs mazs mājas darbs, jums būs katram jāpadomā par kādu reālu mērķi vai uzdevumu vai kādu darbu vai kaut ko jūs gribat izdarīt vai sasniegt. Un jums būs katram jānoprezentē viņa kādu minūšu laikā. Piemēram, es esmu farmaceita izglītība, bet nodarbojos ar tējiņām ārstnieciskajām, un man gribētos, lai manas tējiņas būtu vairāk pieprasītas un lai man būtu lielāks noiet šīm tējiņām. Un tad visa grupa strādā pie to, kā tad reklamēt vai kā to tā tad pasniegt, kā tā darbība veicama, un tā gala rezultātā rodās tāda firma kā Mārītes Ziedītes. Lūk, savā laikā Mārīte atnāca, viņa bija kā homopāte, viņa nebija kā farmaceite, viņa bija homopāte, viņa tirgoja veselības tējiņas dažādas, un šodien ir ļoti brīnišķīga, skaista, liela firma, kas saucās Mārītes Ziedītes. Tā kā varat internetā ieiet apskatīt, tā ir Disneja tehnikas gala rezultāts. Tālūk, un tādus piemērus es jums došu vairāk, ko jūs varēsiet pārbaudīt internetā, kā šie darbi ir realizējušies. Tādēļ, ja jūs online grupa būsiet ar mieru viens ar otru runāt, saskatīties un strādāt kopā, tad mēs to varēsim veikt. Ja nē, tad jums būs jāskatās ieraksts, kurā šis darbs tiek darīts ar citu grupu. Tie, kuri būs kontaktā un būs pie mums birojā, mēs intensīvi strādāsim ar Volta Disneja tehniku, līdz būsim tātad līdz kādam mērķim noveduši kādu no projektu vai kādām idejām, vai arī kāda cilvēka vajadzība kaut ko savā dzīvē uzlabot. No NLP Volta Disneja tehnikas būtībā dzīvē ir aizgājusi tāda lieta kā prātu vētra. Tikai tie visi, kas organizē
vai vada prāta vētras, neatsaucās uz to, ka tā ir NLP Volta Disneja tehnika, un drusku viņu jau ir sagrozījuši, un neiet pēc tiem soļiem, kā to ir modelējusi NLP cilvēki, un piedāvā pēc kādiem soļiem darīt tā, un tu sasniegsi savu rezultātu. Nu, un tad 10. modulis ir, mēs runāsim par laiku un laika prezentāciju, runāsim par laiku. Un šeit atkal man ir jāsaka, ka šeit būs mājas darbs, un tas būs šis testiņš darbs ar submodalitātēm. Tie, kuri būs online grupā, tad pie laika būtībā jūs saņemsiet šai testa diagnostiku un teoriju par laiku un laika prezentāciju. Tie, kuri būs mūsu kontaktā, tad mēs vēl strādāsim tādu, te nav. Jā, laika līnija, lieku šeit ir. Ir tehnika laika līnija, kura tiek saukta par personiskās pieredzes izmainīšanu, un mēs strādāsim šo tehniku. Šo tehniku mēs nevaram online izstrādāt. Online grupai to būs jānoskatās, kā reāli tas tiek grupā izstrādāts, pārunāts. Tātad, ja tie, kuri būs kontaktā, tad mēs šo tehniku atkal demonstrēšu, un jūs savā starpā mēģināsiet arī viens otram palīdzēt un šo tehniku izstrādāt. Bet testiņa darbs ar submodalitātēm, to saņems arī online grupa, un to saņemsiet arī tie, kas būs kontaktā. Un tad līdz ar to runāsim par laiku, līdz ar to laiks saistās ar mūsu pagātni, mūsu pagātnes piedzīvojumiem. Mēs mācīsimies, kā dzēst pagātnes piedzīvojumus. Mēs jau arī pie emocijām mācīsimies tehniku, kā mums dzēst mūsu pagātnes pārdzīvojumus, kurus mēs esam noglabājuši savā, kā saka, sirdī. Ja, un nesājam to līdzi, un katru reizi, kad atceramies, mēs par to pārdzīvojam, mums ir emocijas, mēs arī jau pie emocijām, jau mazas tehnikas mācīsimies, kā dzēst šos pagātnes notikumus. Un šeit jau mēs meklēsim viņiem cēloni, ejot pagātnē, lai izmainītu šo pagātnes negatīvo pieredzi. Un ejot nākotnē, varu būt droši, pārliecināts, un man pagātnes, kā varētu teikt, skeleti paliek skapī un ir mierīgi. Tātad, ja? Nu, tālāk. Un tad ir ļoti, ļoti liela sadaļa, 11. modulis ir ļoti liela sadaļa priekš NLP. Mēs praktiķa līmenī varēsim pieskarties tikai mazai daļiņai, tad, kad mēs mācīsimies tālāk jau NLP meistaru, tad mēs gan pie metamodeļiem atgriezīsimies. Tad ne tikai būs diagnostika, bet tad jūs jau iemācīsieties paši metamodeļus noteikti. Tieši tāpat tās ir ar loģiskiem līmeņiem. Šeit mēs strādāsim ar loģiskiem līmeņiem. Un kas tad šajā tehnikā ir? Tātad loģiskie apziņas līmeņi. Nu, radītāji ir filozofs Beisons un Rasels, kuri ir jau pagājušā gadsimta 50. gados, jau pat agrāk, man liekas, jau Beisonam ir pētījumi 40. gados, jau ir par to, kā cilvēki domā, kā cilvēki mācās, kā viņiem pareizāk informāciju apgūt, lai labāk atcerētos, kā tas saistās ar viņu pieredzi. Tātad arī psihoterapeitiski, tātad, kā to ir NLP modelējusi, jo tā ir psihoterapeitiska tehnika, kurai ir ļoti plašs pielietojums. Viņai tātad pie ļoti daudz dažādām problēmām tātad lietojama tehnika, jeb prakse, kurai ir 6 līmeņi, un izējot šos 6 līmeņus, jeb 6 soļus, cilvēks var izzināt pats sevi vienkārši. Nekādu uzdevumu nav, es vienkārši gribu sevi uzzināt, varbūt kaut manī kaut kāda eurika atklāsies, kāda slēptie resursi atvērsies. Var tehnika strādāt tad, kad es esmu nodomājis kādu savu mērķi sasniegt, vai šis mērķis ir man atbilstoši, vai visi kārtībā, lai es dotos tātad ceļā uz šo mērķi sasniegšanu. Var arī būt, kad es jau mērķi realizēju, bet man ir kādi paklupieni, vai man kāda bezresursa situācijas, vai es jūtu, ka mans mērķis man
nenāk tik ātri vai tik veiksmīgi vai vēl kā citādi. Arī varam strādāt šos loģiskos apziņas līmeņus. Ja man ir kādas sajūtas, kuras man šodien traucē, un es īsti nezinu, kāda iemesls ir tam, kad man ir tādās vai tādās situācijās, ja? Tad ļoti, ļoti plašs pielietojums ir šai tehnikai, un mēs tad varam lūk veikt šo tehniku, šo integrāciju, ja? Un ir vēl otra iespēja loģiskos līmeņus izmantot publiskajā runā un rakstot. Un mēs arī šeit būs drusku tāda maza praksīte ar to, kā mēs rakstām, kā arī es varu sagatavoties, teiksim, ja es dodos darba meklējumos un man ir darba pāruna, kā es varu sakārtot to, ko man jāstāsta par sevi. Tātad šī ir arī publiskās runas iespēja pielietot šo tehniku ļoti, ļoti plašā jomā. Lūk, kur ir plaši izmantojumi ikdienas un darba dzīvē. Tās formulu var izmantot rakstot runas, atskaites, uzstāšanās, prezentācijas, motivācijas vēstules, kā arī sagatavos darba intervijām vai citām nozīmīgām tikšanās situācijām, vai arī tātad reklāmā. Ļoti arī tā ir izmantojama reklāmā. Ja kāds no jums ir saistīts ar reklāmu, jebkurā jomā reklāmu, vai jūs esat mākslinieks, kas veido reklāmu, vai jūs esat cilvēks, kurš ar reklāmu strādā, lai pārdotu, vai jūs esat ar pārdošanu saistīts, kur jūs esat piesaistīti jau esošai reklāmai, vai jūs varat runājot, reklamēt kādu produktu, ja? Tad ir brīnišķīgs, plašs pielietojums šai tehnikai. Kādreiz, varētu teikt, vecos laikos, kad NLP praktiķu kurs bija 2 dienas, reizi mēnesī 2 dienas un 6 līdz 7 mēnešus, tad, ja parēķiniet diezgan lielā apjomā, tad šai tehnikai mēs veltījām līdz pat 15 stundām. Ja mēs strādājam no 10 līdz 5, tad parēķiniet, cik tad nodarbības mēs veltam loģiskiem līmeņiem. Tātad ir bijuši arī tādi, ka ir vairākas nodarbības veltītas šai vienai tehnikai, jo tas piedāvājums ir ļoti plašs. Un meistaru kursā mēs atgriežamies pie loģiskiem līmeņiem, tikai viņi jau saucās neiroloģiskie līmeņi. Un runājām par veselību, runājām par sistēmu, runājām, ka arī cilvēks ir strukturāli sakārtots sistēmā, un ja viņam ir kāda tīri ķermeniska vaina, kā tas sasaucās ar neiroloģiju un kā tas sasaucās ar viņa domāšanu un viņu pārliecībām. Nu tā, nopietna lieta. Nākamais modulis ir refrēmings, kas arī ļoti plaša tēma. Refrēmings ir sadaļa tāda, kurā ir daudz refrēmingu tehniku. Un viena no tām ir tehnika jeb prakse, kuru sauc 6 soļu refrēmings. Arī šajā praksē ir tieši 6 solīši, dari to, dari to, dari to, un tad tu varēsi uzzināt, kāds ir tavas zemapziņas pozitīvais nolūks. Piemēram, ja tas saistās ar veselību, ja tas saistās ar kādām atkarībām, ja tas saistās ar kādu sajūtu, kura ir uzmācīga vai nomācoša. Šī tehnika ir saruna ar savu zemapziņu. Un NLP saka tā, ka zemapziņai vienmēr ir pozitīvs nolūks. Arī tad, kad jums sāp zobs, dursānā, vai jums ir kādi citi veselības problēmas, un ja jūs to sajūtat savā ķermenī, tas nozīmē, ka problēma jau ir tik sāsināta, ka jūsu zemapziņa ir iespiedusi sarkano pogu un dod jau jums tādu kārtīgu SOS signālu, un tas ir viņas pozitīvais nolūks, lai jūs pievērstu uzmanību savai sajūtai, savai domai vai savam uzvedības modelim. Tātad, ja, un līdz ar to tā ir tāda saruna ar savu zemapziņu. Mēs viņai arī jautāsim, mana mīļā zemapziņa, kāds ir tavs pozitīvais nolūks? Nu, piemēram, ka es esmu katru vakaru ļoti noguris.
jo es skatos uz Pēteri, kas ir man kaimiņos. Viņš arī strādā savas 8 stundas, un varbūt pat smagākais, bet atnāk vakarā mājās, un es skatos, kā viņš šiverē pa savu dārzu. Un viņā vēl pietiek spēka līdz tumsiņai tātad kaut ko padarīt, bet es jau esmu tik nogurs, ka skatos tikai uz gultiņu un televizoru. Mana mīļā zemapziņa, kāds ir tavs pozitīvais nolūks? Nu tā, lūk, varēsim aprunāties. Un uzzināsim arī daudz ko jaunu par sevi, un zemapziņa mums noteikti atbildēs. Ja ne uzreiz, tāpēc kāda brītiņa noteikti. Protams, ja es jautāšu man mīļā zemapziņa, kādēļ man sāp zobs, es domāju, ka to jūs visi saprotat, ka laiks ir pieteikties pie zobārsta un pēc iespējas ātrāk. Nu labi, un tātad konfliktu risināšana, mēs runāsim par konfliktu. Bet NLP ir ļoti subjektīva mācība, tādēļ mēs nerunāsim par konfliktiem, kuri ir ģimenē ar bērniem, konflikti, kuri varbūt ir darbā vai kaut kur sociumā, kā es to saku, bet mēs runāsim par konfliktiem, kuri ir mūsos pašiem ar sevi. Un konflikti parasti savi iekšējie konflikti, tās varētu vienkāršāk pateikt, ka tās ir šaubas, nedrošība, neizlēmība ar visādiem ne priekšā, ko es varu teikt. Tātad, ja tas nozīmē, ka man ir iekšējais konflikts. Darīt, nedarīt, pieņemt jauno darbu, palikt vecā, precēt Jāni vai Pēteri, tātad iet no darba prom vai palikt darbā, pirkt Latvijas sieru vai pirkt Holandes sieru, vai no 6. stāva kāpt lejā ar kājām vai braukt ar liftu, vai man izbalināt šķipsniņas vai tomēr, lai man paliek tumši mati, vai man bārdu, teiksim, audzināt, vai man atstāt tātad, kad es katru rītu skujos. Lūk, pat ļoti, ļoti tādas vienkāršas ikdienas lietas mūsos ļoti bieži rada mūsu iekšējos konfliktus. Tātad tikko kā es nespēju pieņemt kādu lēmumu, tad nozīmē, kā man ir šis mans iekšējais konflikts. Teorija par daļām. Jā, teorija par daļām, jo refrēmings, ja mēs tā vienkāršāk teiktu, no angļu valodas, ja tulkot, tad tā būtu rāmju saraušana. Un pati tehnika ir darbs ar daļām. Tādēļ mēs runāsim, ko tad mums saprast ar daļām. Tādēļ mums būs jārunā par epiģenētiku. Epiģenētika ir tā kā virsģenētikas. Tā pēta, kā ģenētika strādā. Kad mūsu gēns guļ un kāpēc viņš guļ, un kādēļ viņš kādu iemeslu dēļ atverās un kļūst aktīvs. Gan mūsu darbības, gan mūsu veselības, gan mūsu visādi citādi iemeslu dēļ, ko mūsu ģenētika nosaka. Un mēs runāsim par šo epiģenētiku. Ieklausīšanās ķermenī un mūsu gudrajā daļā, ja mūsu gudrajā ķermeņa daļā, lūk šajā mūsu gudrajā zemapziņā runāsim par to, kas savieno prātu ar ķermeni. Tātad, ja? Jo prāts ir ierobežots, prātam ir ierobežojums, un tādēļ prāts slimo ar Napoleona slimību, jo prātam ir augstums, platums, laiks, garums, ja? Prāts ir iespundēts 4 sienu istabā, un tajā viņam ir jāatrod visi risinājumi. Tādēļ mūsu zemapziņa ir viss, kas atrodas ārpus šīm 4 sienām, līdz pat galaktikām, cik nu vien viņas mūsu visumā ir. Ir mūsu zemapziņai pieejama informācija. Tādēļ runāsim arī par jaunāko, varētu teikt, ne tikai neiroloģijā, bet arī kibernētikā un vēl citās tādās lietās, kas saistās ar mūsu šodienas neiroloģiju, ar mūsu mākslīgo intelektu, ar mūsu neiroceļiem, tātad, ja, un daudzām citām lietām, kas šodien aizvien jau kļūst kā ikdiena. Tāda diezgan interesanta tehnika. Viņa ir ļoti, ļoti interesanta tad, kad mēs strādāsim praksi. Viņa ir ļoti vizuāli interesanta, viņa ir ļoti sajūtās, tāda piepildoša un interesanta, un tad tie, kas būs kontaktā, tad mēs gan saņemsiet demonstrāciju, gan visi kopā strādāsim, gan varbūt, ja vēlēsties, strādāsiet pa pāriem, un tie, kas būs Zoomā, tad jūs attiecīgi arī strādāsiet šo tehniku. Es vadīšu soli pa solim, kā tad šo
iekšējo lēmumu pieņemt. Tad būs vajadzīgs kāda izvēle, vajadzīgs būt iet, neiet, darīt, nedarīt, pirkt, nepirkt. Būs jābūt tādai izvēlei, no kā tad rodās šis mans iekšējais konflikts. Nu, un tad ir, lai neizlaistu 13. moduli, jo ļoti bieži 13. numuri nav, jā, tā, tad 13. datumā arī visādas lietas, jūrnieki tur nedara, un vēl visādas lietas ir maģisks 13. Tad es 13. modulī ieliku tādu sadaļu, ko sauc par NLP aizspogulī. Un NLP aizspogulī ir tās divas tehnikas, kuras es jums vēlos iedot, kuras nav NLP tādā, nu, teiksim, NLP iepriekšējās tehnikas ir tāda, tehniku apkopojums, kur jūs dosieties NLP praktiķi mācīties, jebkur pasaulē, būs viņš tā jums sakārtots. Bet NLP aizpogulī ir tādas divas tehnikas, kuras ir veidojuši NLP kādi mīļotāji, kas NLP mācījušies, kas NLP arī varbūt māca, ja, kuri ir veidojuši tātad NLP tādas metodikas, kuras var izstrādāt. Un tā viena saucās zemapziņas modelēšana. Ja kāds ir mācījies Silvas metodi, tad arī Silvas metode ir šī zemapziņas modelēšanas tehnika. Un būs tāda tehnika kristāla varavīksne, kādēļ es viņas izvēlējusies, jo tā ir brīnišķīga tehnika, kurā radītājs, veidotājs ir apvienojis gandrīz visu NLP iespējas tādā vienā kopējā tehnikā, kur gandrīz katrs solis ir kāda no jau jums zināmām tehnikām, kas ir mūsu programmā jau tā tad bijušas, ja? Nu, tālūk. Un tad būs, tas ir mans franču skolotājs, Žans Bēkijo, viņam, man liekas, tur ir kāda jubileja, es esmu uzpunktojusi dāvaniņu Žanam. Un jā, Žans mums māca hipnozi no 1999. gada. 10 gadus brauca pie mums katru mēnesi, un tagad brauc tikai 2-3 reizes gadā, jo es esmu certificējusies, ka es arī varu pasniegt hipnozu un apziņas aktivizācijas tehnikas. Nu, tālūk, un es arī ar to jūs vēlēšos iepazīstināt, un tādēļ būs īsi ievads pašhipnozē un apziņas aktivizācijas tehnikās. Došu tādas tehnikas, ko jums darīt, lūk, pirms stresa, pēc stresa, kā labāk iemigt, kā labāk justies kādās stresa situācijās. Uzdošu arī jums jautājumus. Jūs man varēsiet pateikt situācijas, kurās jūs esat jutuši diskomfortu, un es varēšu jums iedot kādas brīnišķīgas soļus vai tehniku, kā jums pašam sev palīdzēt, vai nu no šīs pašhipnozes, vai no apziņas aktivizācijas tehnikām. Apziņas aktivizācijas tehniku principām pamatā ir Miltona Eriksona hipnoze. Tādēļ arī varbūt drusku pastāstīšu par Miltona Eriksona hipnozi un kā no tās ir veidojusies apziņas aktivizācijas tehnikas un kā viņas pēdējos jau vairāk kā 10 gadus diezgan intensīvi Žans izplata pasaulē, un viņam ir skolnieki gan pašā Francijā. Viņš vispār Francijā medicīnas akadēmijā pasniedz Eriksona hipnozi un apziņas aktivizācijas tehnikas jaunajiem doktoriem. Nu, lūk. Nu tā, lūk, būsim pienākuši arī pie beigām. Tagad mums ir palicis laika. Es tā mēģināju diezgan ātri un veiksmīgi jums izstāstīt programmu. Es tagad gribētu, vai jums ir kādi jautājumi par programmu, un tad es skatos, ka mēs varētu arī kādu praksīti veikt, lai jums būtu arī kāds iegūms no šī vakara, brīnišķīgā vakara, jo varējāt doties vērot saules rietu vai staigāt, jo ir tiešām silts un patīkams laiks. Pie mums te nolīs lietus, drusku tāds sutīgs ir, citur varbūt lieta nav bijis. Vai jums ir kādi jautājumi, tad jūs tagad varētu pieslēgties un savu jautājumu man uzdot.
Un, ja ir rakstiskie, tad tie nāks Laura, tad tos mēs lasīsim rakstiski, ko jūs būsiet pajautājuši, lasīsim un es atbildēšu. Vai jums tagad ir mutiski pajautāt kādu jautājumu? Jā, labvakar. Es vēlējos pajautāt. Beigās būs kāds pārbaudījums, ja? Mums jānokārto vai kāds uzdevums, lai saņemtu apliecību par kursa beigšanu. Jā, lai jūs saņemtu apliecību par kursa beigšanu, jums būs jāuzraksta atgriezeniskā saiknes tāda eseiņa. Un būtībā, nu, tas arī ir viss, jo agrāk mēs prasījām arī grāmatas konspektu, no tā es šogad sāku atteikties no šī grāmatas konspekta. Un būs jāuzraksta mazas tādas izmaiņu metaforas, mēs pie tehnikām runāsim, mēs pa metaforām runāsim, tādas mazas izmaiņu metaforiņas, kuras būtībā ir viena teikuma garumā, kurā, piemēram, varbūt pat 2 vārdi, tikai tā jau ir izmaiņu metafora. Tādēļ mēs pie tehnikām runāsim, kādas izmaiņas mēs iegūstam un kā šo izmaiņu nostiprināt. Un izrādās, ka mūsu neirolingvistika, tātad mūsu neiroloģija, kad dzird, ja viņa apstrādā šo informāciju un attiecīgi nostiprina iegūto rezultātu. Tādēļ mēs mācīsimies, un katrā darbā, jo es arī jums lūk šīs metaforas stāstīšu, jūs viņas dzirdēsiet, mēs par viņām runāsim, un tāda, piemēram, izmaiņa metafora ir, es aizvēru logu, jo pirms tam viņš bija vaļā, tā ir izmaiņa. Atsprāga pumpurs, atplauka zieds, uzleca saule. Bet var arī būt teikums. Ir cilvēki, kuriem ļoti labi padodās rakstīšana, raksta tādas ļoti skaistas metaforas garas, kur vienā metaforā ir pat 10 izmaiņas. Jā, bet to mēs visu mācīsimies, un grāmatu konspekts ar šo gadu tiek atcelts, būs tikai, un arī tā jūsu atgriezeniskā daļa, kur jūs uzrakstat, ko jūs esat ieguvuši un kā jums tas patika, kas varbūt nebija saprotams. Jums arī tiks iedot paraudziņi, kā ir iepriekšējie gadi rakstījuši šīs atgriezeniskās saiknes, ja? Lai arī jums būtu vieglāk un jums tiks izsūtīts, un arī metaforas jums tiks izsūtītas kā paraugi. Un attiecīgi, tad, kad būs grupa, kuram būs birojā, tad mēs ēdīsim kūku, jo birojas vienmēr uzsauc kūku. Jūs, ja tur sekojat mums drusku līdzi, jau varat redzēt, un mums ir šā gada praktiķa kūkas jau bijušas, un jau NLP meistara kūka ir bijusi, tad mēs ēdīsim kūku, drusku varbūt iedzersim šampanieti, lai atzīmētu savus apliecības. Tie, kuri strādās online, nu tad es te pacelšu šampaniešu glāzi. Jā, nu, kūku varbūt tīri nē, jo varbūt, ka katram tas kūkas gabals mājās nebūs. Bet, nu, tad kopā mēs tāpat pārunāsim, un jūs noprezentēsiet savas šīs eseiņas, un arī viņas būs elektroniski jāatsūta. Paldies par jautājumu, Līga. Paldies. Paldies, ka atbildējāt. Ļoti prieks bija tevi redzēt, jā. Vēl kādi jautājumi, lūdzu? Vairāk jautājumu nav. Nu labi, no tā kā man te tāda meitene, kurai 123 un brīvs, un Līga ir sevi parādījusi, tad jūs divas esat saņēmuši šodienas bonusu, un pārējie visi varēsiet klausīties, jo, kā es jau saku, tad, kad es veicu diagnostiku, tad katram ir iespēja iegūt teoriju. Un jums tagad man ir vēl viens jautājums. Ir vēl trešais, ļoti ir labi. Vēl viens, jā. Lūdzu. Sakiet, lūdzu, es sākumu nedzirdēju, vai es varu atkārtojumu paklausīties sestdien, svētdien? Tiek ierakstīts. Jums būs nosūtīts, ja jūs esat tagad te piereģistrējušies, jums visiem būs nosūtīts, kur jūs to YouTube'ā varēsiet atrast un Instagramā varēsiet atrast šo mūsu. Jā, saitīte būs, jā? Jā, noteikti būs, jūs varēsiet noskatīties visu ievadiņu, arī Laura stāsta visu par semināru cenām un visu citu pārējo. Līdz nedēļas beigām būs, Dacīt?
Es domāju, jau rītā. Jau rītā varētu būt. Jā, Ja? jā, es domāju, jau rītā. Jau rītā no rīta noteikti sakārtos un būs, jā. Un varēsiet apskatīties visu ievadiņu un tad vēlreiz varbūt arī programmu paklausīties. Nu, ļoti Jā, paldies. jauki. Jā, man šitā jau meitene, uzrunāja kas tas uzdeva nodeļu. jautājumu, nepieslēdzās. Es tevi neredzu, ja? Es jau gribu tā kā tos bonusus iedot. Nu, labi, tā ir Inese, kas jautāja. Jā, es esmu Ines, jā. Ļoti jauki. Nu, tad man ir 3 meitenes. Es nezinu, kāda ir tāda švīkas veidojās. Es neko nedaru uz datora, bet veidojās, ka es tur kaut ko zīmētu. Var vēl vienu Jums būs jāzīmē. Meitenes, tagad 3 meitenes ir saņēmuši bonusu. Klausaties tagad. Uz papīra lapas uzzīmējiet 4 stūri, 3 stūri, aplīti, ovālu, rombu un taisnu stūri. Reku man aiziet jau visu to, ko es runāju, aiziet jums. Tagad es sapratu, kas tur zīmē. Jā, reku tagad zīmējās. Kāds bērns tur zīmē, jā. Kāds bērns man zīmē, bet ļoti labi. Tātad jūs esat uzzīmējuši. Ir tātad, jā. Jums ir aplītis, ovāls, 4 stūris, rombiņš, taisns stūris un kvadrāts. Tagad nākamais uzdevums. No šiem elementiem, izmantojot 10 elementus, pēc jūsu brīvas izvēles, jums ir jāuzzīmē cilvēks. Tātad no 10 elementiem, pēc brīvas izvēles, tie, kas jums ir uzzīmēti, elementi var atkārtoties, kāds elements var vispār nebūt. Man nepatīk kāds no elementiem, es viņu nezīmēju, man patīk viens, es tikai no viena zīmēju vai izmantoju 3 elementus, tātad, ja. Uzzīmējiet cilvēku, kurš sastāvētu no tātad šiem 10 elementiem. Cilvēks var būt izpušķots ar bantītēm, krellītēm, pupiņa, nabiņa, varbūt jums tur ir iezīmēta, bet katra lieta, ko zīmēt, ir kāds elements. Un elementā ir 2 elementi. Ja jūs uzzīmējat galvu un 2 acis, tad tie ir 3 elementi. Tad, kad ir gatavs... Bet tie 10 elementi, acīt, tie 10 elementi sanāk kvadrāts, 3 stūrs, aples, romps, taisns stūrs un ovāls. Jā, 10 jābūt, jā. Kopā 10 elementi, jā, tu zīmē galvu, tu zīmē vēl kaut ko, un katra lieta ir kāds elements, no 10 elementiem tu uzzīmē cilvēku. Ar kādiem elementiem zīmē? Tu pat izvēlies, vai 4 stūri izmanto, vai aplīti, vai izmanto ovālu, vai ovālu tu izmanto 3 reizes, vai 4 reizes, tā arī var būt. Kur es viņu zīmēju? Uz papīra. Sev? Jā, un tad parādīs man ekrānā. Uz ekrāna es neparādīšu, es esmu slimnīca. Nu, draudziņ, tā neko, tā būs Ligita un otra meitene, un pārējie varat visi klausīties. Nu, labi. Man te maz te nav viņa. Man te maz slaidā viņa nav. Nav. Es uzliku slaidā, nebija. Tukšs bija slaids. Bet nebija. Tukšs slaids bija, nekas nebija. Es uzspiedu nākamo slaidu šitā. Tukšs. Tā kā parasti zīmē. Tas ir vienmēr zīmē. Nu labi. Laura saka, ka... Nu labi.
Nu, vai kāds jau ir gatavs? Mākslas darbs tas nav. Rādat, Līga, ir jau jums uzzīmēts? Ir, bet nav tik smags, lai rādītu. Nu, labi. Nu, labi. Ok, meitenes, tad runāsim par citu cilvēku. Jā, tad zīmēju, tu pēc tam, lai... Labi, ok. Labi, es tā pārpratu. Labi. Tad es uzzīmēšu cilvēku. Priekš visiem. Galvu pacelsim. Vai vajag? Es esmu pieradušas. Labi, tad meitenes runāsim par citu cilvēciņu. Runāsim ātri par tādu cilvēciņu, kurā visiem ir ieguvums un nevienam nav jāzīmē, un es vienu pati uzzīmēšu. Un visu to, ko es jums stāstīšu, mēģināšu kā... Inese ir ieslēgts mikrofons. Jā. Es nevaru izslēgt. Man... Jā, viss ok. Paldies. Jā. Tad būtu tāds cilvēciņš, ka mēs esam realitātē visi kopā. Tad zīmēsim visi kopā šodien cilvēciņu. Tad atsevišķi zīmēsim nākamreiz. Un ir cilvēciņš tāds, kuram ir lūk bultiņas, un mēs ievācam informāciju. Tas, ko mēs runājam pie reprezentīvajām sistēmām, ka mēs iegūstam informāciju, un mēs veidojamies kā vizuāļi, audiāļi, kinestētiķi vai diskrētie un jauktie. Jo mēs redzam, mēs dzirdam, mēs sajūtam, mums ir roža, mums ir garša, mums ir līdzsvars. Par līdzsvaru mēs runāsim tad, kad mēs runāsim par mūsu emocijām, kad mēs runāsim par mūsu pagātnes negatīvo piedzīvojumu dzēšanu, mēs runāsim par jaunākiem atklājumiem neiroloģijā, kas saistās ar mūsu pieredzi un līdzsvaru, lai cik tas būtu, varbūt liktos īpatnēji. Un runāsim arī drusku par intuīciju, jo intuīcija mums ļoti bieži ir kā tāda mūsu maņa, ka mēs dzirdam, dari to vai nedari, vai sajūtam tātad intuitīvi kādu lietu, ka tas būs labi vai slikti. Mums tātad ir arī intuīcija. Un tad mums informācijai priekšā uzreiz ir vairāki filtri, un viens no tiem ir mūsu bioloģiskais filtrs. Cik labi mēs redzam, cik labi mēs dzirdam, cik labi mēs sajūtam, cik laba mums ir oža, kāda mums ir garša, varbūt mēs esam gardēļi un varbūt, ka mēs esam vīnu degustātori. Mums ir varbūt ļoti, ļoti ģenētiski laba mūsu mēles garšas izjūta. Un tātad šie mūsu bioloģiskais filtrs daļu no informācijas jau var aizturēt, kura tātad tālāk nedodās. Jo nākamais ir mūsu sociāli-psiholoģiskais filtrs, arī par to mēs runāsim. Un sociāli-psiholoģiskajā filtrā mums ļoti, ļoti bieži ir mūsu dažāda veida problēmas, situācijas problemātiskās, jo sociāli-psiholoģiskais filtrs veidojās, protams, vispirms no mūsu audzināšanas. Mūsu audzina māmiņa, tētis, mūsu audzina vecmāmiņa un vectētiņš, un var gadīties, ka māmiņas un vecmāmiņas viedokļi nesakrīt, jo ļoti bieži pat nesakrīt māmiņas un tēva viedokļi audzināšanā, un bērnam veidojās savu sociāli-psiholoģiskā filtra, tā tad uztvere, ka tad, kad es esmu pie vecmāmiņas, man mantas nav jāsakārto, jo vecmāmiņa viņas sakārto, jo tā, ka vecmāmiņa mani auklē. Tad, kad ir mamma un tētis, tad man liek mantiņas sakārtot. Lūk, un bērnam jau rodās viņa pirmās rakstura iezīmes, kā tā vai tā var. Tātad audzināšana, jā, protams, viņi turpinās bērndārzā, skolā, mums audzina arī mūsu līdzcilvēki un arī vārtrūme mums audzinā. Mūsu pieredze uz ielas mūs audzinā. Nākamais ir lielais filtrs izglītība. Mūs arī tātad ir sava, tātad, kā mēs iegūstam zināšanas, kā mēs viņas izprotam, kā šīs zināšanas mēs izmantojam. Šeit ir arī tādi ļoti lieli filtri, kas ir mūsu sociālā piederība, mūsu geogrāfiskā piederība, mūsu
tāda tāda reliģiskā piederība arī, ja, kur ir reliģiskas ģimenes, kādai reliģiskai tātad formācijai piederīgs ir. Sociāli-psiholoģiskais filtrs ir ļoti, ļoti komplekss, mēs viņu izskatīsim, lai saprastu, kurā vietā tad mūsu problēma ir jārisina, kā viņa veidojās un kā mums viņu risināt. Ja mēs ņemam tā no klasiskās psiholoģijas viedokļa, tā klasiskā psiholoģija šo kvadrātiņu, kas ir cilvēciņam tā kā ķermenīts, uzzīmē tikai kā kvadrātu, uzzīmē tikai vienu bultu. Un uz šīs bultas tiek uzrakstīts stimuls. Un otrā pusītē tātad tiek uzzīmēta reakcija. Un būtībā klasiskā psiholoģija vadās, ka cilvēkam ir kāds ārējais stimuls, un viņš šim stimulam tātad ir viņa kāda reakcija. NLP saka, nē, tā mēs švaki, ko varēsim atrisināt. Mums ir jāsaprot, kā šie stimuli ienāk mūsos, kā viņi mūsos tātad filtrējās, jeb kāda ir mūsu pārliecības, kādas ir mūsu vērtības, kāda mūsu tātad audzināšana, kāda ir mūsu dažādi tabu, aizliegumi, vēl kādas lietas, kā mēs augam, jo gala rezultātā veidojās trešais filtrs, kas ir reprezentatīvā sistēma, kas ir mūsu pirmais modulis, un otrais, kurā mēs runāsim tieši par šo reprezentatīvām sistēmām kā par filtru, jo vienam aktīvāki redzi, viņš kļūst par vizuāli, viņam ir savi dzīves principi, sava domāšana un attieksme pret realitāti. Cits mums būs audiālais, kurš dzīvo caur ausīm, un visu, ko viņš dzird, kā viņu novērtē, vai viņam pasaka komplimentu, vai viņam ir aizrādījums, kā viņš ar to var sadzīvot, kā ir viņa verbalizācija, kā viņš to visu var aprakstīt, kā viņš par to visu var pastāstīt. Un, protams, runāsim par mūsu sajūtām, emocijām. Jā, varbūt oža garša šeit rietumu cilvēki izmanto mazāk, ja jūs būtu austrumu cilvēki, tad viņu būtībā oža un garša strādā daudz spēcīgāk, ja? Kā informācijas uztvere un kā arī tāda iekšējā programma. Līdz ar to reprezentatīvā sistēma mūsos veidojās kā mūsu domāšanas gala produkts, kurā atrodas mūsu iekšējais dators ar podziņām, kuras ir aktīvas, uz kurām mēs paši uzspiežam, vai mums līdzcilvēks uzspiež, teiksim, kad es teicu, ka mēs mācīsimies runāt, teiksim, ja, es esmu vizuālis un Līga ir audiālis, tad Līga redz, ka man ir lieli gredzeni, man ir auskari, man ir uzkrāsotas lūpas, tāda aci noteikti ir vizuāli. Un ja tu mani gribi uzrunāt, tad tu teiksi, redzi, Daci, cik šovakar mums bija jauks vakars. Tu sāksi ar manu predikātu vizuālo redzi, kas tur ko redzēt, mēs jau ārā tumšu nekā nav ko redzēt, bet mana lingvistiskā neiroloģija to uzreiz uztvers, jo tas ir mans vārds redzēt, skatīties, skaists, brīnišķīgs. Es skatos uz Līgu un es redzu, ka Līga ir vairāk audiāla, un es Līgai pretī saku, kā tu dzirdēji manu semināru, ko tu vari par to pateikt? Kāds ir tavs vērtējums? Jo audālim ir svarīgi, ka kādam interesē viņa viedoklis, un viņš tūlīt par to runāt var. Tādēļ reprezentatīvā sistēma jau ir kā mūsu iekšējā programma. Kā mēs šo pasauli uztveram, kā mēs viņu šeit apstrādājam, un ko mēs pasaulē dodam, un ko mēs no pasaules gribam, jeb no realitātes. Un, protams, ka tālāk ir, kad informācija tiek savākta, attiecīgi, protams, katram no tā, kāda ir tā mūsu uztvere, ja? Viņa tiek arī sakārtota, tad viņa tiek, tā varētu teikt, trešajā kvadrātā viņa jau tiek sakārtota, tā ir kā pirmajā rakstnieks savāc informāciju, otrajā viņš uzraksta melnrakstu, trešajā viņam jau uzrakstīts ir uz datoru un salikts jau ir 1. nodaļa, 2. nodaļa un 5. nodaļa. Un tad jau grāmata nonāk bibliotekā.
Un nonākot bibliotekā grāmatā, tā ir mūsu atmiņa jau. 4. kvadrāts jau ir tas, ko mēs atceramies, tādēļ mēs runāsim gan par to, kā mēs informāciju uztveram, gan par to, kā mēs viņu apstrādājam. Lūk, šie mazie ķieģelīši, no kā mēs būvējam mūsu domāšanu, kā mēs sabūvējam to savu domu, lai mēs viņu izteiktu un kā mēs varam viņu atcerēties. Un jo biežāk mēs ejam uz biblioteku, jo ātrāk mēs atceramies, kur kāda grāmata atrodas. Tādēļ arī mūsu atmiņa trenējama. Tā ir eidētika. Mēs varam trenēt savu atmiņu. To, kas ir 4. kvadrātiņā, tas jau ir kā paveikta grāmata, informācija, kas ielikta jau plauktiņā. Un 5. tā jau ir mūsu radošais sinerģētika, kurā visi 5 mūsu uztveres kanāli sadarbojās. Tātad, jo bildīt, kurā ir salikta visa mūsu pieredze, viņā ir tas, ko es tajā brīdī redzēju, tas, ko es tajā brīdī dzirdēju, tas, ko es tajā brīdī sajūtu, sauodu un sagaršoju. Lai to pārbaudītu, atcerieties, ko jūs šodien ēdāt brokastīs. Uzreiz jūs redzat, vai nu tā bija putras bļodiņa, jūs redzat uzreiz, tagad padomājiet, kā viņa kūpēja, jūs redzat, kā viņa ir karsta. Tad sajūtiet, kā garšo jūs šī rīta putra vai sviestmaize vai ceptā oliņa. Tad var gadīties, kad jums skanēja vai kāds vēl skatījās vakardienas, nezinu, basketbolu vai skatījās, ja skan ziņas vai kādam skan kaut kas no rādio. Šodien mazāk kāds klausās, tagad jau viss klausās telefonā. Nu, lūk, un atcerētos savus brokastis, jums uzreiz ir bildīt par visu to, kas jūs brokastu laikā notika. Lūk, ko izdara 5. kanāliņš. Visu savieno vienā kopējā pieredzē. Protams, cilvēkam ir iespēja sapņot un redzēt nākotni. Tas arī 5. kvadrātiņā. 5. kvadrātiņā ir visas mūsu tā varētu teikt, talanti. Ja, kāda mums ir, gan talanti arī atrodas mūsu bioloģiskajā filtrā, jo kādam tā ir ļoti absolūtā dzirde, kādam tā varētu būt absolūta, kāda brīnišķīga, absolūta īpaša redze. Jā, citam tā ir sajūta. Vienam ir zemes sajūtu slieksnis, otram ir augsts sajūtas slieksnis. Ja? Tā kā jau mūsu bioloģiskā filtrā jau ir ielikta daļa no mūsu tādas subjektīvās īpatnības, un kas ļoti bieži arī var būt ģenētiski. Ja? Tā var būt ģenētiska. Nu, lūk. Un tad, protams, mums ir arī 3 gala rezultāti. Mēs no tā visa spējam domāt, ja? Atkal jāatcerās, ka mēs domājam atbilstoši tam, kāda ir mūsu reprezentatīvās sistēmas būtība, kādas mans psihotips. Ja es esmu vizuālis, kā tad es domāju, ja, es visu eju caur acīm, kā es redzu, cik tas tīrs, cik tas košs, cik tas ir brīnumainis, ja. Mums ir valoda, mēs spējam savu pieredzi, savas domas arī izteikt verbāli, ja. Vienam ir vairāk iespēja runāt un talants runāt, tie būs audiālie, mēs par to arī tad mācīsimies, kad viņiem šī valoda ir būtiska. Jo to, ko es piedzīvoju, es tūlīt gribu to aprakstīt, es tūlīt par to gribu pastāstīt, un man ir svarīgi, ka citam interesē, kas ar mani tur iekšā notiek, un ka viņš man pajautā, ko tu par to domāji, kāds ir tavs viedoklis, ko tu par to teiksi, un tad es klusēju, un tu vari man stāstīt, un es esmu labs klausītājs. Tad audiāls paliks ļoti, ļoti apmierināts. Un mums ir mūsu darbības. Tātad mūsu darbības, jeb mūsu talanti, kurus mēs tad arī noteiksim pie metaprogrammām, kādi tad ir jūsu talanti, ja, un kādas darbības jūs darat labprāt, kas jums labi padodās, ko varat darīt jebkad, jebkurā laikā, jebkurā brīdī, un darīt daudz, un iegūt no tā gandarījumu. Un gala rezultātā iznāk neirolingvistiskā programmēšana. Tātad neiro, tas, kā mēs uztveram informāciju un to pārstrādājam, lingvistika, kā mēs pieredzēto aprakstam, un programmēšana nozīmē, kādas ir mūsu darbības, kā mēs sevi realizējam no tās informācijas, kura mūsos atrodas. Lūk, NLP pēta neiroloģiju, pēta, kā cilvēks runā un kādas ir viņa darbības. Tādu tad es jums šodien cilvēciņu uzzīmēju un izstāstīju
nāk Laura, un Laura tad apskatīs, kādi jautājumi varbūt ir uzrakstīti, lai mēs varam atbildēt uz šiem uzrakstītajiem jautājumiem. Tātad es atbildēju jau, kad, lai saņemtu apliecību, jāuzraksta būs atgriezeniskā saiknes esiņa un mazas 5 metaforiņas. To es skatos, jā. Tāds manējie jautājumi. Tur, jā, tūlītās tad es arī nāku, jā. Jā, labvakar vēlreiz. Un atbildēšu tūlīt uz jautājumiem jūsu. Tā. Var miksēt nodarbības, dažreiz online, bet pamatā klātienē. Tā, šīs klātienes kurs netiks filmēts, un arī Zooms tātad nebūs tā, ka, teiksim, tajā brīdī paralēli Dats strādās uz Zoomu. Jūs vienkārši, jums būs jāskatās šī te video kursa, kurus jau jums stāstīja, tā video kursa, tad attiecīgā tēma. Jo tas, kas ir klātiene, tā ir 100% tikai un vienīgi darbs ar grupu tajā brīdī. Ja kādreiz ir bijis mums vēl tā, ka kaut ko var tā kā zoomā, tas tomēr, tad ir tomēr jāņem vēl kāds, kas mikrofons, lai dzird, lai tas iznāk tā kā saraustīts darbs. Tā kā jūs varēsiet skatīties ne savas grupas tēmu. Klātienes lekcijās un pārēj uz neklātienes lekciju. Jā, to gan jūs varat. Ja tēmas mums sakrīt, ir jāskatās, kā sakrīt, diezgan paralēli iet. Praktiski jūs varat. Jā, vienīgais, ka kādreiz var gadīties tā, ka, piemēram, klātienē jau ir izņemta tēma, online vēl varbūt nav izņēmis. Jā, ja tāds jautājums ir, tad tas ir individuāli runājums, kuri ir tie datumi, kuri jums nedara un kuras ir tās tēmas, kuras jums nedara, teiksim, būt klātienē. Jā, skatos, ka laikam esmu atbildējis tādā ziņā par visu. Ja kāds, tad droši varat rakstīt. Es vēlreiz ātri iziešu tātad tām piedāvātajām. Jā, jums ir paredzētas 2 lekcijas mēnesī, 2 vakarus jūs tiekaties. Un jūs, protams, ka varat, jums būs ierakstītas visas lekcijas jūsu online, to, ko jūs šādi te ar Dats tiksieties. Un jūs saņemsiet arī ierakstīto visu video kursu vēl, ko jūs varat vēl paskatīties, tā kā vēl no cita skatu punkta, kā tas viss ir grupā. Ja, tātad jums būs pieeja arī šim te video kursam. Gan tiekaties, tā kā jūs varēsiet to tēmu noskatīties, noklausīties, kā jūs ar Dats šādi Zoomā runājat, noskatīties, kā tas ir bijis grupā, un ja jums vēl būs kādi jautājumi, Dats vienmēr sāk ar to, kādi jums ir jautājumi, kas jums ir pa 2 nedēļām noticis. Tā kā gatavojieties noteikti uz jautājumiem, jo tas jau parāda to, kā jūs apgūstat, ko jūs sapratāt, ko jūs nesapratāt. Tā. Labi, es tad iziešu vēlreiz varbūt par datumiem, lai tiem mēs ejam tālāk. Tā, jā. Tātad mums ir šis te online kurs sāks 24. septembrī. Oktobrī iznāk tā kā tur iznāk tie datumi, te iznāk tā kā 3 nodarbības. Un šīs te tātad ir tālākās nodarbības, kas ir zinām šobrīd līdz februārim. Klātiene ir 27. septembra reizi mēnesī, sestdienā vai svētdienā. Ja? Tā kā šobrīd es jums vēl, pēc iespējas mēs liekam, lai būs sestdienā. Ja kāds paralēli, varbūt kāds cits vienkārši kurs, varbūt Dacē pašai kāds kurs iznāk, kad netiek šajā te sestdienā. Tā. Un tā tad maksa ir līdzīga abiem kursiem. Samaksa uzreiz, kā es jums teicu, tad var maksāt katru mēnesi, tad jūs katru mēnesi saņemat rēķinu, ja jums ir uz uzņēmumu, jums ir kāda iespēja to, teiksim, tātad kā apmācības apmaksāt arī tādā veidā jūs varat, un tātad, ja samaksā, jūs varat samaksāt pa 1 mēnesi, jūs varat pārliecināties, jā, tas ir tiešām tas, ko es vēlos, un tad jūs varat maksāt pa visu atlikušo kursu, un tad arī jūs saņemat atlaidi arī no tā 1. mēneša. Un jā, tad video kurs. Tātad tas ir ierakstīts kurs grupā,
ko arī jūs saņemat, gan tie, kas ir, tātad, kas ir Zoomā, gan, protams, ja kāds, kas vēlas tikai un vienīgi šādā veidā mācīties, un tie, kas tiešām mācās, jā, ir ļoti labas, nu, vēl, kad mēs iznāca pagājušajā nedēļā, vēl tieši runājām ar meiteni, kas arī bija šādā veidā mācījusies, bet, nu, meistarā, tas ir nākamais līmenis, tā gan jau ir klātiene, jā, tur arī teica, ka tur pietrūka. Protams, tie, kas ir ārpus Latvijas vai ārpus Rīgas, protams, šis ir jums, tā kā es teiktu, varbūt pat apvienotais video online kurs, tas ir, jā, nu, laikam tad varētu būt arī vislabākais variants. Jo, protams, es zinu, ka iespējams, ka te kāds man arī bija, kas zvanīja prasīja par šo te praktizēšanos, jā. To jūs varat noteikti, tie, kas, protams, būs klātienē, jums būs demonstrācija, jūs kaut ko savā starpā strādāsiet, tie, kas jūs esat online, tur jums, protams, ir jāatrod kāds jūsu, tā, kā teikt, izmēģinājumi trusīts, ar ko jūs strādāsiet. Vēlams, varbūt nekāds netiek tuvākie, ja? Tad, ja jūs arī varēsiet atceļot atgriezenisko saikni, kā jums ir gājis ar šiem te darbiņiem, ar praktiskajām lietām. Un ir jau daudz kas tāds, kur jums varbūt nemaz arī kādu nevajag trenēties raportu vai noteikti reprezentatīvo sistēmu. Jums nemaz kāds viens konkrēts cilvēks nav vajadzīgs. Jums ir visi apkārt, kas jums ir visi apkārtēji jums nodara. Jā, un šeit ir arī tātad šim te kursam cenas, ja ņem pēdējo, tad jums vēl ir 3 individuālās konsultācijas ar Daci, ko jūs varat izmantot gan, lai runātu vai nu par kursu, vai arī konsultētos par saviem personīgajiem jautājumiem. Jā, šī ievadlekcija arī ir ierakstīta, un līdz jūs saņemsiet arī informāciju vēl par šādiem tādiem interesantiem kursiem, semināriem, kas mums ir tā brīvpieeja. Iespējams, ka daži no jums jau ir noskatījušies, piemēram, saka emocijām, jā, un es varu runāt, gan arī par posttraumatisko stresu. Mums ir vesels 2 vai 3 daļu seminārs bija, ja, kas mums ir, jūs varat paklausīties, tad kā Dats pasniedz, kā Dats strādā, tiem, kan vēl, teiksim, ar šo te ievadlekciju nav pieticis. Nu, paldies jums par uzmanību. Es vēl tūlīt paskatīšos kādi jautājumi. Tā, tas šēriņš, tā. Vai kādu vēl te skatos, kirpai pareizi? Tā, paldies tikai. Labi, paldies arī jums. Lai jums jauks vakars. Ja nu vēl kādi jautājumi, vēl tad mirklīti varat rakstīt. Tad gaidu. Nu, ja nē, tad tiekamies kādos kursos, vai šajos, vai kādos citos. Tā, jauku vakaru. Paldies, visu labu!